Dingi, 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 čau, draugi, kārtējs otrdienas vakars, un atkal mēs šeit sēžam lauvu salu pa pāris kausiem jau 80 kurā tur epizodē. Un šoreiz pie mums ciemos ir cilvēks, kurš futbolā ir, man liekas, kāds 11 gadus un palēnām ir gājis un ir aizgājis. Šobrīd ciemos Mārtiņš Petrovs, jeb Rīga Futsal kluba vadītājs. Pirmkārt, paldies, ka atradi laiku. Jā, paldies. Otrkārt, apsveicu ar... Tas ir vēsturisks sasniegums vai jau ir bijusi elite futzāla? Nikars ir bijis elite. Nikars ir bijis, jā. 16. gadā. Liels sasniegums. Tikai 11 gadi, man likās, ka cik es tur... Ok, tu jau man teici, ka ļoti slikti, ka es nesekoju futzalu, bet cik es tur iemetu aci, tad man liekas vienmēr ir bijis tas Petrovs. No 13. gada. Tikai, no 12. 13. gada. Nu, principā plus mīnus, jā. A, kāpēc futzals? Nu, izstāsti. Nu, pēkšņi, tu nebija jauns puika tajā brīdī, kad tu pēkšņi tā nokļuvi tur. Tas notika, ir tāds strong turnīrs notiek. Olimpiskajā gan uz zaļā laukuma 7-7, gan arī futzālā. Un man draugs, mans arī šobrīd kolēģis Denis paprasīja, nu, tur džeki skrien, tur, viņam vajag tur atbalstīt tur 50 latus, vajag iedot, nu, dalības maksāja, tur nosauksim komandu, tur, nu... Kā gribi? Nosauksim, ne kā gribi, viņam bija viens nosaukums var Zob, otrs, nu, pieliksim klāt, es saku, nu, davai, pieliksim Petro, nu, pat cik es iedevu tur naudiņu, kaut kā aizgāja un iepatikās, nu, tur džeki tā nocīnījās, tur, nu, labi, nu, izdomājam, nu, kā reiz sākās vasara, domājam, uzspēlēsim 7-7 mini, nu, to Rīgas čempionātā. Un tur dabūjām 3. vietu, un tad tā aizgāja, pēc tam rudenī atkal, nu, davai Rīgas čempionātā futzālā, jā, un tad mums kaut kā izdevās dabūt treneri, Matrioņinu. Un tad mēs kaut kā sākām trenēties, tā sākā aiziet nopietnāk. Tā. Nu, principā, kā viens jautājums, vai tev nav 50 latu dalības maksāja, var mainīt cilvēku dzīvi? Nu, jā, nu, iepatikās, jo es jau pats ar futbolu nekad neesmu, nodarbojies. Tu esi no Preļiem, ja? Nē. Stop, jo es pētīju vecas kaut kādas afišas, un tur bija tā, ka kaut kādā 19. gada sezonā, vai kurā pirmajā līgā spēlēja Preļu komanda, jā. Vai pat sanāk vēl. Un tur bija pie atbalstītājiem Petrov. Jā. Kāpēc tieši? Kurienes tu esi? Es no Aizkrauklis. Vēl labāk. Turpat blakus. Jā. Nu, tas nav turpat blakus. Bet man, tevs ir no Preļiem un Krustevs tur dzīvo. Tur brauc uz pirtiņām un tā, jā. Uz pēdējā laikā maz sanāk braukt, bet nu kādreiz sanāca. Klausies, tu teici, ka futbols nespēlēja. Jā. Cik grūti ir ielikt pat tajā amatieru sportā, futbolā? Tev cilvēku nav grūti? Nu, ja tu pats esi kaut ko sportojis, kaut ko darījis, tev nav grūti. Un ko tu darīsi? Basketbolu spēlējis, handbolu spēlējis. Kopā ar tādiem vīriem kā Klešniks, kurus kādreiz izlasēja. Tas ir rokas bumbas, jā? Jā. Ok, bet tad vēl dīvainais jautājums, kāpēc tu esi iekšā šajā te futzālā, kas tev nostīdus svešs sporta veids bija? Jā. Tauta futbols. Mēs, piemēram, atsaukties kādam džekam, kas saka, mums handbola komanda, mums vajag, tu vari mūs atbalstīt. Bet neviens jau neatnāca. Ja klausās kāds... Jūs paliet garām iespēju. Jā, neviens jau neatnāca. Kas bija grūtākais pirmajās tajās sezonās tev? Saprast. Kas un kā, un ko tu te dari, ko tu gribi. Jo mērķis jau bija uzreiz, nebija tā, ka tu atnāc, tad vajag džeki paskaidrēt. Mērķis uzreiz, vai mēs spēlējam uz maksimumu, ejam pēc iespējas augstāk, vai es netērēju naudu, teiksim, tādā ziņā, un nevajag iekšā neko, pēc kam spēlēt pa pēdējām vietām, tur kaut kur vienkārši uzspēlēšanas pēc. Nu jā, tu tērē savu, var teikt, privāto naudu pasākumu. Un laiku. Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Par savu biznesu, jurisprudenci, vēl šis tās, Tev ir sava kompānija? Jā. Vairākas. Tad tas izskatās daudz, jo viens no jautājumiem bija tāds, ka Mārtī, kā tev ienāca prātā komandu nosaukt savā uzvārdā? Bet tas ir uzņēmums. Izstāstīšu, ļoti vienkārši. Sportklubs Inter. Milāna Inter, tā kā Milāns Inter. Mums ir, starp citu, ir visu laiku līdz, kamēr mēs kļuvām par Rīga Futsal klubu, galvenā komanda bija Petrov un fanklubs bija Inter.
Jā, visu laiku spēlējām. Mēs tā visu laiku arī spēlējām. Inter un Petro. Farnklubs vienmēr bija. Nosaucās. Inter, domāju, kā, vai kaut kā nosaukumu. Labi, ieliksim sponsoru nosaukumu. Tā kaut kā tas aizgāja. Pat nebija domas, labi, nosaukumu. Kas dod naudu, tā arī nosaucam, jā, teiksim tādā ziņā. Tas aizgāja, tas nosaukums. Bet es nesapratu vienu lietu, ka Mārtiņš ir iekšā futzālā. Kāpēc? Viņš ir handbolists. Kur handbols spēlē? Tāpat kā basketbola zālē. Tas ir visu gadu, ir stabila temperatūra, ir ēna, nelīst lietus, ir komforts un ir labi. Jā. Es taču teicu, kas bija mums viesos, ka tas ir futbols mīkstējiem. Futzāls. Kam tu to teici? Kādam es šeit teicu? Dabūs iekšā. Jā. Babariem sveiciens, tas jokot. Bet vispār tas ir kā, tu ienāc iekšā pie džekiem, pie savas paziņām, ja? Ienāc iekšā šajā futzālā vispārējais, bet tās izmaksas visu laiku kaut kādā veidā auga. Ir tādi sponsori nosacīti, ka iedod, piemēram, tas pašas 50 latus tajā laikā vai ko, ja? Un visi tev pat neinteresē, kas un kā tu nospēlēsi, ja? Bet tu tomēr, kaut kā, man liekas, esi iekšā tā kā pat futbola funkcionārā, tu esi futbola funkcionārs tagad. Bet kaut kā, ka tu aizgāji līdzi tai kustībai, kaut kā, ka tu atbalsti, noziedo un ej komandā iekšējā darboties. Ja? Nē, tāpēc, ka tu uzliec mērķi, jautājums ir, ko tu gribi. Ja tu gribi vienkārši tāpat, lai džeki paskrien, paņem, čaļi savācās, paskrien, jautājums ir, ko tu gribi. Vai tu gribi guldīt naudu džekos, kas paskrien, vai tu gribi attīstīt komandu, attīstīt kaut ko, teiksim tādā ziņā, un cīnīties par kaut kādām medaļām, par vietām, vēl par kaut ko. Nē, principā, tad mēs varam teikt, ka šobrīd pa mums ciemos ir Mārtiņš, kurš pierāda, ka sapņi piepildās. Ja? Jā. Jo no 50 eiro 12 gadā. No 50 latiem. No 50 latiem, jā. 12 vai 13 gadā, tagad pašlaik Rīga futzāla klubi ir iekļuvusi Eiropas top 16 spēcīgāko telpu futbola klubu skaitā. Par to vēl parunāsim. Par naudu vienmēr patīk cilvēkiem runāt. Cik man patīk skaitīt. Lieli budžeti ir Latvijā futzālā. Varbūt ne par Rīgu tagad un RFS, kad tu sāki tur pirmā līga. Sākot, bija no 10 000 gadā līdz kaut kādiem 30-40 000. 10 000 pietiek, jā, futzālam? Pietika visu laiku, tās visu laiku bijis 10-15. Jautājums, kam tu tērēji? Tiklīdz kā pieaug zāles, tiklīdz kā tu, jo vairāk trenējies, lielāks izmaksas. To mēs zinām, jā. Jo vairāk trenējies. Tāpēc mēs trenējamies reizi nedēļā. Jo vairāk, bet ja tu gribi kaut ko sasniegt, tev vairāk jātrenējas. Tad līdz ar to ir lielākas izmaksas. Jā, tas ir, respektīvi, ja tās izmaksas pieaug, jā, un tā tas ir. Klausies, nekad nebija domas lielā futbola. Tu tur pagājuši gadu bija pie Uniona figurēja. Blakus, jā? Ar Unionu kopā bija atvērt, atvērām. Es biju viens no Uniona, teiksim. Dibinātājiem, jā. Beigās sapratu, ka nevar nosēdēt uz diviem krēsliem vienlaikus. Ja tu gribi kaut ko tur attīstīt, tad tur jāiet ar sirdi un dvēseli iekšā, bet tad tu zaudē kaut ko šeit. Tu nevari. Es redzu, ka no Mārtiņa bija baila. Kaut kad mēs tikāmies, mēs spēlējām, vai mēs bijām uz kādas spēlēs gājuši Unions par ko spēlēja, kaut kā tā bija. Un tad pats pavasars augstais vēl tas jakā, tāpat rokas. Šā te, nesķerēja kaut tur, blā, paličs, kā ir ar paliču strādā? Un blakus Mārtiņš tāds, un es nevaru, un es kā saprotu, es viņu nepazīstu, ja? Bet man, es to bišķi raustos, jo tāds blakus paličs tāds, esmu kluba vadītājs. Kā ar paliču strādāt? Nekāda problēma nebija. Viņš mums laiku bijis jau pirms tam, viņš bija mums goda prezidents komandā, mēs viņu, jo pie maniem jau spēlēja arī viņa dēls, Bogdans, savā laikā futzālu, līgā. Kad vēl Valmiera bija spēlēja, viņš spēlēja Bogdans. Mums ļoti daudz spēlējuši visādi no lielā futbolā. Vugars Askierovs, ko ir. Jā. Es biju pārsteigts, pateicu, es nebiju pamanījis, ka Vugars spēlēja arī. Viņš bija Petro. Babri kopā, man liekas. Jā, bija. Blaganam Beždins spēlēja otrajā komandā. Pāris spēles, protams, trešajā. Otrajā komandā. Jā, bija, tā teiksim. Kāda doma bija otrajā komandai? Otrajā komandā attīstīt jaunatni. Jā, kopā ar pieredzēšanu spēlētēm. Mums jau tātad arī farklubs ir. Spēlējām Rīgas čempionātā visu laiku ir bijis. Interē? Visu laiku, nē, Rīga 2. Tagad Rīga 2, jā. Pagā futzālā nav pirmās līgas, ir Rīgas čempionāts, jā? Vai ir pirmā līga zona, Rīgas zona, tur vēl, kādreiz viņa bija pirmā līga pirms Covida, tad tur bija normāli sabraukumi, teiksim, notikas normāli spēles. Tagad ir Rīgas tur zona, tur Latgales vai kāds viņas tur,
dalās. Tu futzālā no 13. gada, kā tu to redzēsi no sava acu skatiena aug? To cegli līdz šim brīdim salīdzina to un tagad. Šobrīd tas līmenis ir krities, jo... Krities? Jā, bet tikai RFS Rīga nāk iekšā lielie vārdi. Nāk iekšā, jā, bet tie ir 15 spēlētāji, 14. 15 latviešu spēlētāji, ja teiksim tādā ziņā. Ja kādreiz bija, kad tur atvēri, piemēram, to pašu virslīgu, kaut kādā 13. gadā, kad mēs sākām, vai tur visi jauni puiši, kas bija, tur visiem bija 18, 19, 20 gadu. Viņiem teikt, jā, tagad 36, daži spēlē vēl virslīgā 37, jā, nu tur 35, jā. Tagad jau jaunatnes nav, tagad komandās ir paskatījuši ļoti daudz. Kur ir tā problēma? Nu, tāpēc, kad acīm redzot, veči grib spēlēt, turpināt, viņi negrib tam karjerē sev likt punktu. Un līdz ar to jaunajiem vietas ir tik ir, jā? Tieši tā, jo futzālā jau laukumā spēlē tikai 5, nav jau lielais futbols, kur 11, jā, un jā, teiksim tādā ziņā, jā, tad tur var kaut ko uzspēlēt. Klausies vēl, kas man acīs ļoti pēdējos gadus, man liekas, arī pagājuši gadu, kad Daugavpils nav, jo es arī no tās puses, man liekas, tur vienmēr tā lokomotīva. Futbolisti ir daudz. Man ļoti žēl, ka nav Daugavpils, un es vienmēr esmu, teiksim, bijis par to, lai Daugavpils būtu, jā, bet, tur savs stāsts ir jāpakšā, jā, teiksim. Tas pats Lokomotīvas stāsts, un daudz viņi futzālā arī bija, jā? Jā, protams, viņi ļoti spēcīgi bija futzālā. Arī joks spēlē? Kas? Arī joks spēlē? Nē, futzālā jau tur varbūt, ka var kaut kur uzspēlēt, bet tādā ziņā, konkurēt spējīga komanda, un es vienmēr priecājos, ka no turienes, no tā reģiona bija komandas, jā, un es gribu, un joprojām es ar viņiem sazvanos, un taisat komandu spēlēt virslīgā, spēlēt pirmajā, tiekat uz virslīgu, es tikai par. Jā, jo savā laikā, kad bija jāizšķirās par to, ka bija 2 Salaspils, ka Kengursu paņēma virslīgā, un gribēja ņemt 2 Daugavpils komandas, BFC un TFK Daugavpils, kā viņi tur nosaucās, ka vienā mirklī. Un tad tur vadība pateica, ka nē, šitos mēs neņemsim, mēs kā futbola pilsēta Daugavpils, un viena komanda Salaspils nav futbola pilsēta. Var nosaukt viņu par futbola pilsētu, bet realitāte, cik tur to futbols reāli. Viņam paņem 2 komandas, jā, un tas tā bišķi sāpīgi, bet, kā bija, tā bija, jā, tāpēc, tagad nav nevienas. Jā, un bija kaut kāda argumenta LFF, ko viņi teica, ka viņi negrib to Daugavpili? Tāpēc, ka tur es saku, bija cilvēki, kuri nevēlami bija, ar šaubīgu reputāciju, teiksim tā. Jā, ar šaubīgu reputāciju, jā, un tā tālāk. Jā, tāpēc līdz ar to viņi visu laiku mēģina, un es ceru, ka viņi kādreiz parādīsies, ļoti pietrūks, teiksim. Kas šobrīd no Latgales Jēkabpils, spēlē? Jā. Rēzakne. Tur taču bija, es atceros, tie visi stāsti, posti Facebookā, tur Voskāns, manuprāt, nodarbojās, tur tīri futzāla skola bija, komanda jauniešiem. Jā. Šobrīd viss beidzās? Acīm redzot, finansējums nebija, jo futzālam jau kā... Reizē nav naudas, mēs paši zinām. Jo futzālam ir ļoti grūti izdzīvot, ja viņš neapvienojas lielo futbolu. Jā, teiksim, tas ir viens moments. Otrs moments ir tas, kad futzālam, lai tev būtu kaut kur, lai veidot kaut kādu akadēmiju, tev vajag komandām būt, ar ko spēlēt. Tu nevari, reģionā paspēlēt. Vienalga, jābūt komandām kaut kur pretī. Vienalga, vai Lietuvā, vai Igaunijā, lai tu varētu aizbraukt, nevis spēlēt tur 2 komandas, 1 pret 1, tu spēlēsi. Nē, mums vienkārši, ja nekļūdos, ja pieņemsim U16 vecums, mums taču nav futzāla komanda U16 vecumā. Mēģina mākslīgi turnīrus taisīt, jā, vismaz kaut ko dara, jā, teiksim, tādā ziņā. Un tas arī priecē un pozitīvi, ja, ka vismaz kaut kādi... Bet spēlē tie paši, kas trenējās... lielo futbolu, jā, lielam jā. Tas ir normāli pēc Nē, diemžēl mūsu realitātes ir tādas, ja lai šobrīd uzturētu kaut kādu akadēmiju, kaut kādu komandu, vismaz vajadzīgi 300,000. Ja to jābraukā ir pa citām valstīm, jāspēlē sparingu, jātrenējas, ja to nav sparingu, šeit nav, ko tu darīsi. Trenēsies gadu. Viss saprat, es arī spēlēju futzālu. Jo, tā kā es biju sīks puika, spēlēju RFS šakolē, trenējāmies, mēs ziemā spēlējām loģiski sporta zālē. Jā, visi spēlēja. Loģiski, un bija turnīri ziemā. Jā, Es esmu futzālists bijis. Nē, viņš saucās futbols telpās. Krieviski mini futbols. Vienkārši tas nebija laukuma, un ziemā tu spēlē sporta zālē. Jā, Bet Daugavpils pārsteigs patiesībā, taču, labi, jaunieši nav, bet, vācās tāpat amatieri, vācās spēlēt futbolu.
telpās. Es atceros, kad es vēl tur biju, tas bija. Un beigās taču karjeras viss taču nespēlēja BFC Daugavpils vai tā, tev 22 gadi, tu esi visu mūžu tos futbola skoliņā gājis, to futbolu tā kā bišķi saproti. Kristian, 20 gadus atpakaļ viņiem bija Daugavpils čempionāts, kur arī no rajona. Joprojām ir Daugavpils čempionāts. Ko? Joprojām ir Daugavpils čempionāts. Bet tur, es nezinu, cik tagad, tur agrāk 16 komandas piedalījās augstāk. Ogrē arī bija kādreiz. Jā, es aizbraucu kādreiz uz Daugavpilu, skatos, viņam afiša vēl bija kaut kur pilsētā. Afiša, tik daudz komandu, jā, tur piedalās čempionātā. Jā. Daudz, kur Latgalē bija Preiļos, tur es redzēju, bija tajos pašos. Bet viņi paliek amatieru līmenī. Nē, nu, kaut vai, nu, bet ja vismaz kaut kāda kustība notiek, cilvēki vismaz nodarbojās. Kāds amatieru, pēc tam kādam interesi parādās. Nu, virslīga futzālā jau arī var teikt, ka puse amatieru līga. Nu, 2 profesionāli klubi pa lielam, vai ne? Jā, tāpēc es esmu pārliecināts, ja tur Daugavpilī saorganizētu visi tie, kas tur beidza vai kaut kas nesanāca. Vienu komandu 10 spēlētājiem tur savākt. Tur spēcīgi Daugavpilī savākt ļoti spēcīgu komandu. Un es par to esmu pārliecināts. Un zinu, jo daļa jau no Daugavpilīšiem Jēkabpilī spēlēja. Klaus, Nē, man nākamais ir par leģendāriem aizspēlēt. Es gribēju par rekortevu logo. Jā. Pirmkārt, es jau tev teicu arī, kādrā gribu lielu paldies, kā ļāvāt Matīsam nospēlēt kausā pret Rīga FC. Mums tas, nezinu, Matīsam mums tas bija svarīgi. Es runāju ar Matīsu, skaidrs, ka viņš arī gribēja. Nu, diemžēl Matīs neapvainosies. Es domāju, ka tā bija pēdējā varbūt iespēja nospēlēt Skonto stadionu, tāpat kā mums ar tevi klubu. Varbūt viss dzīvē gadās, tāpēc liels paldies. Kā vispār atnāca? Tu atradi viņus, vai viņi tevi? Kā tas notika? Kas notika? Nu, jo tā bija Petrau, tā bija komanda Petrau, kuri 19. laikam un 21. dabūja čempions. 20. dabūjām čempions, pēc tam 21. Nedabūjām, pēc tam 22. un 23. trīskārtīgi Latvijas čempioni. Jā. Šobrīd. Kā nokļuva šī transformācija no Petrova uz šo te Rīga futbola klubu? Ļoti vienkārši no vienas puses. Nu, savā laikā es sporta direktors bija Andrejevs, man kaut kāda saruna bija ar viņu, es viņam saku, jūs te licencējat klubus virslīgā. LFF sporta direktors. Jā. Viņš kaut ko licencēt, kāpēc jūs dodat licences lieliem futbola klubiem, kāpēc jūs viņam neprasiet, lai viņš saņemt licenci, viņam jābūt meiteņu futbolam. Piemēram, lai dabūt licenci, tev jābūt vienai kaut kādai apakšā meiteņu, pludmales futbola, sekcija. Vienalga, noslēgts līgums. Ar vienu cita futbola veidu. Vienalga, jā, ar citu futbolu vai paši attīstat, vai caur kādu attīstat. Teiksim, nē, tas nevienu tur neinteresē. Jā? Un es vienmēr pieturējos pie šīs idejas, ka telefutbolam jābūt sadarbībai lielo futbolu. Tad, kad bija telefutbola asociācijas, viņām valdē bija arī. Es arī to teicu. Un Vadims tālāk to ideju arī mēģināja kaut kur bīdīt, teiksim, tādā ziņā, bet es vienmēr teicu, ka, lai mēs kaut kur attīstītos, arī šobrīd es, piemēram, uzskatu, ka Nīcē jāsiet ar Liepāju kopā, jo ne jau kaut kāda vienmēr nauda. Tur ir spēlētāji, tur ir kaut kāds resurss, ir spēlētāji, kas beidz, kuriem, piemēram, lielā futbolā nepadodās, viņam nepadodās, viņam varbūt futzāls var padoties, vai pludmales futbols, piemēram, jā. Un tam jābūt apakšā, jo mēs nedrīkstam futbolam pazaudēt ļoti daudz jauniešu aiziet prom, jā. Man bija, notika čempionāts U19, kad gatavojās izlasē tur. Man saka, Mārtiņ, gribu komandu. Es savācu čeliču no ielas. Vienkārši gribu spēlēt, tā teiksim, futbolistu savācu. Mēs ieguvām 3. vietu bez treniņiem. Ja? Bez treniņiem ieguvām 3. vietu bez nekā. Ja? Tur spēlēja tur Rēzekne pirmie bija. Visi Voskāns, visi Tarakāni. Tur otrie, kas tur bija Talsi, laikam, tur arī, kur trenējās. Tur mēs bez treniņiem ieguvām. Tāpēc, ka tu redzi, ka tiem puikām ir potenciāls. Ja, viņam vienkārši, ja viņš bez treniņiem var izcīnīt 3. vietu, tur citi trenējās kā kengurus, tur palikais mums, kur 3 reizes nedēļā vai 4 reizes trenējās. Bet tu pašiem 10 gadiem vai 11 esi iemanījies atvērt sevī šo failu, ka tu redzi to potenciālu. Jā, mēs uzreiz redzam. Mēs atnākam, skatāmies, uzreiz. Mēs atnākam, piemēram, uz PPK spēlē, redzam, šitam ir potenciāls, šitam nav, uzreiz futbolā. Vienīgā problēma ir tas, ka viņi nevienmēr grib pāriet no futbola. Tā ir milzīgākā problēma. Lai gan amatieru līgās patiesībā ļoti daudz spēlē, vismaz 3. līgā ļoti daudz vidū. Karos te vispār pilna komanda ir tā pati Nīca. Jā. Ne, bet te jau tā lieta, ka tu redzi jau uzreiz, vai viņa sanāks tas futzālists, vai viņa nesanāks. Jā. Teiksim tādā ziņā. Un tas pats spēlētājiem ir grūti. Viņš kā grib lielo futbolu spēlēt, jā. Viņš grib kā, nespēlēt tas pats Butlers pie mums spēlē Raitis. Viņš ir Mārupes spēlētājs futbolu. Viņam bija jāizvēlās, vai palikt Mārupē, vai nāk pie mums. Viņš aizgāja pie jums, jā. Viņš jau 3. gadu, Žāraus Nikīta, viņš kādreiz Jelgavā bija, jā. Viņš negribēja kādu, nevarēja izšķirties, viņš vislīgā gāja,
Vai palikt tur vai nē, jā, tas pats, ko Liepavas Viktors, jā, Rīgā, viņš audā Rīgā bija tur, jā. Arī, viņam ir grūti izšķirties spērt to soli, kā liekas, ka atpakaļ. Bet tur nevar zināt, bet tāpat laikā, es zinu, ka mums ir komandā spēlētājs Žeņa Hertzbergs, kurš Žeņam vienmēr mums ir kā salkas futbols vispirms, un Žeņa zinām, tev futzāls vispirms ir, tā kā jau viņš ir futzāla iekšā maksimāli, tas ir viņa lieta. Rabas patriots, es viņu sauc. Vairs nē, bet Pat Raba nav, viņš nav Rabas patriots. Par to sadarbību tu uzsāki, manuprāt, tā ir svarīga tēma, un varbūt arī skatītājiem, cik es zinu, es pastāstīšu, tu varēsi palabot. Principā Eiropā tie stiprākie futzāla klubi viņus uztur. Futbola klubi. Barcelona. Jā, futzālā tu nopelnīt naudu, kā lielajā futbolā šobrīd nevari, bet, teiksim, spēlētāju algas un viss tirgus šobrīd iet uz to, ka pēc gadiem, pāris jau, arī spēlētāji, teiksim, būs šis transfer tirgus. Viņš jau tagad jau sāk veidoties, viņš būs un notiksies un tā tālāk. Un turpinot to sadarbību, pagājuši gadu ilgi meklēju Rīgas kontaktu. Es teicu, ja satikšos ar Rīgu, mēs sarunāsim, būs komanda. Tad tu biji tas pirmais. Mēs gājām. Tā bija ideja, viņiem ir resursi. Jā, viņiem ir resursi. Kāpēc nepacelt augstāk, jo es aizgāju pateicu. Es pagājuši iekļuvu pamatkārtā futzālā. Eltis mēs netikām. Un es teicu, ja mēs kaut ko nemainīsim, mēs paliksim pamatkārtā. Un jautājums, vai ir vērts turpināt? Ir vērts turpināt, lai būt pamatkārtā, tikt regulāri iekšā, spēlēt. Visi priecāsies, visi laimīgi, bet jēga kāda no tā. Ja? Vai tu gribi attīstīties? Ambīcijas tu gribi, bet tur vajag resursus. Vai tu jau nevar, jo visu laiku, vienreiz es apnīju, kad visu laiku zinu, es atkal pamatkārtā spēlēšu visu. Tā kā rīta olu uzcept. Bez kaut kādas, bez cerībām, teiksim, tādā ziņā. Lai tu tiktu cerībās, tev ir vajadzīgs, finansējums nedaudz lielāks, teiksim, tādā ziņā arī šis te kaut kāds atbalsts, infrastruktūra kaut kāda vajadzīga un tā tālāk, ja tu nevar tā. Ko šie pavilkās, ja? Viņi jau sapratu, pirmkārt jau parādījās arī RFS tas projekts, Uzreiz ir tās, kas ir kā Rīgas derbijs. Arī Rīgas derbijs. Bet es domāju, ka, ja daudzas citas, piemēram, kuri futbolu, kā piemēram Valmierā savā laikā bija futzāla komanda, tur spēlē arī daudz no bijušiem futbolistiem. Ja viņi to gribētu, būtu vēlme, vai arī, ja būtu futbola sistēma savādāk Latvijā, kā piemēram, lai tu dabūtu licenci virslīgā, lai nemaksātu vispār neko, piemēram, kā es tikko teicu iepriekš, tev ir futzāla komanda, tu nemaksā, piemēram, ja tev viņas nav, tev 50,000 pieņemsim dalības maksā jāsamaksā. Mums pietiek ar akadēmiju. Bet ja tev nebūtu, tu akadēmija labi, tev akadēmija, tu nemaksā, piemēram, tu 50,000 vēl, no kopējā summas, un tiklīdz, ja tev ir viss spektrs, tu sieviešu, līdz ar to tas klubs attīsta visu veidus, no kā LFF, kas ir UFA, iekļauts sacensībās. Mārtiņ, es tagad sapratu, 3 gadus atpakaļ tev komandā tur bija Matīs Babris, Ugars, šobrīd tev ir Ricardinho. Kādas sajūtas? Kas Ricardinho izstāst? Ricardinho ir tas pats, ja, piemēram, uz Rīga FC pārietu Messi. Tāds mēram. Un tā futbola Messi? Jā. Ok, viņam ir 37 gadu laikam, 38 jau palika, bet šobrīd viņš spēlē Rīga futzāla klubu. Rīgā. Jā. Teiksim, kā savā laikā, kaut kādā 16, 17 gadā kaut ko. Man tagad cilvēki atcerās, mēs vēl spēlējām otrajā līgā. Es tā jokoju, pēc pāris gadiem pie manis spēlēs Ricardinho. Tu to pateici tiešām? Tā pateicu, es pēc gadiem spēlēs, un es tā toreiz jokojot teicu. Tevi neaizveda nekur? Nē, man neaizveda nekur. Mani neaizveda nekur, un kad es ar Ricardinho sāku šogad komunicēt, viņš ieraucīja, mums 1. aprīļa joks bija. 1. aprīļa joks bija ielicis mājaslapā, ka mēs parakstījām līgumu. Šogad, aprīlī bija, ka mēs parakstījām Ricardinho. Jā, bildi vēl. Un viņš man atsūta, viņš saka, es saku, viss normāli. Mēs jau 1. aprīlī jau parakstījām līgumu, palikstām vienošanos. Tagad tas bija nopietni, tā kā bijis, ja? Nē, tas bija joks. Bet tas izvērtās, joks pārvērtās patiesībā. Labs joks. Jā. Cik grūti bija dabūt? Kā tu dabūji? Kā tu izgājies kontaktu? Kā? Instagramā uzrakstīji? Nē. Tā kā vadības klivertam? Nē, es tā citu, tā arī notiek bieži vien. Tur zini spēlētājs, sameklē viņu Facebookā vai Instagramā. Tur viņam uzrakst, kā ir piedāvājums spēlēt. Vienīgais, kas viņus visus baida, ir tas, ka
Latvijā, tas futzāls, labi, viņi atcerās Nikaru daudz, jā, to līmeni, jā. Jo Nikars bija vārds tāds, ko zināja. Bija, bija diezgan. Es atceros, Nikarās, es toreiz aizvadīju savas leģendārās labākās dienas. 5 spēles Polijā, un mums Portugāles bija. Un es toreiz arī par futzālu neko, viņš man prasa, kas jums Latvijā futzāls stiprs? Es saku, nē, mums ir futbols tā, kur vēl futzāls. Viņš saka, nē, mūsu kapteinis Nikarā, es neatceros uzvārdu. Tas ir tas, jā? Viņš saka, viņš vispār Portugālē gandrīz vai kā Ronaldo tajā laikā. Tieši Ronaldo arī mums palīdzēja, teiksim, kontaktā gan ar viņš mums skatās šobrīd kā oficiālais aģents. Ja, teiksim, tādā ziņā viņš mums palīdz arī ar Rikardiņo, vēl tur ar daudziem spēlētājiem, ko viņš ir iesaka, ja, teiksim, tādā ziņā. Protams, kam viņš tiek klāt, ja? Nē, viņš ir ļoti zināms spēlētājs, viņam ļoti daudz pazīstam pasaules top spēlētāji, viņš pats top līmenī spēlē. Un viss, ļoti vienkārši tie citi spēlētāji, viņi jau nezin, kas tāda Rīga ir un uz kurieni braukt, un šis te mūsu panākums, teiksim, tādā ziņā, tas iziešana uz pamatkārtu, ja, ko mēs arī gājām, mēs zinām, ka mēs tur iziesim, ja. Un tāpēc daudz tagad, sapratīs zinās. Ka Rīga futzāla klubā jau būs klubs ar vārdu, kur tu zini, ka tu brauks nevis kaut kur, bet tu brauks uz klubu, kas ir normāla līmeņa klubs, nevis kaut kādā lauku ciematiņā, kaut kādā lauku zālē. Kuru no visiem šiem legionāriem bija grūtāk dabūt? Kuru bija visgrūtāk dabūt? Kas mums tur ir? Tēlešs, pareizi? Tēlešs, Seržiņo, Rikardiņo, Vargas un Vaparaki. Visgrūtāk bija dabūt Talesu. No kurienes viņš ir? Viņš no Portugāles. Viņš ir Portugāles uzlīgā spēlē, viens no rezultatīvākajiem savā spēlētājiem. Sportingam, Benficai gols stiekšana, teiksim tāds. Okay. Bet, kad Rikardiņo parakstījā, tad jau arī ar pārējiem. Visi jau bija parakstīti. Visi jau bija parakstīti. Tas nebija, viņš nebija ēsma, ka mums parakstīja Rikardiņo un pēc tam pārējiem nāk klāt. Nē. Rikardiņo bija pēdējais. Rikardiņo bija pēdējais, jā, jo mēs vispār bijām domājuši 4. Ja parādījās tur Rikardiņo, tad mēs tur runājām, teiksim, ko mēs varam, ko mēs nevaram un tā tālāk. Kāds šobrīd budžets ir, ja nav noslēpums Rīgā? 300,000. 300,000. Tas ir tāds virslīgas 6. vai 7. vieta. Futzālam tas ir ļoti liels cipars, jā? Nē, Barcelonā ir 2 miljoni. Barcelona 2 miljoni. Bet, lielā Barcelona. Ne tikai, Krievijā klubiem ir vēl vairāks lielāks budžets, jā. Vēl daudzām komandām ir. Es tik tā, kā Barcelona, cik plus mīnus es zinu, jā, vēl tur kaut kādām Benficām ir liels budžets. Baltijā, kaut kur Žalgirim līdzīgs, varētu būt, jā. Viņi, kur palika tajā? Viņi netika tālāk, viņam vajadzēja uzvarēt pēdējo spēli ar Somiem, kurus mēs pagājušajā gadu vinnējām. Viņi nospēlēja neizšķirt 1-1, jā, un netika tālāk uz zelta kārtu. Tu bieži esi treniņos? Šo tad parādos. Kā ir tas pats? Vai tā bija, ka tu parādies un viņi skrien ātrāk? Nē, viņi neskrien ātrāk. Galvenais ir ierasties nevis no sākuma pa vidu. lai neierauga. Kā latviešu puikas ar visiem šiem legionāriem zvaigznēm, kā tur ir tā strādā, cenšas, mēģina parādīt. Protams, ka tu var redzēt, tas meistarības līmenis atšķirība ir milzīga, ja teiksim tā starp šiem līmeņiem, bet cenšas, jā, ja jau necenstos, tie viņi nebūtu pie mums komandā. Cenšas, treneris tiek galā? Treneris tiek galā, Par treneris, starp citu, man liekas, cik es sekoju. Jā. Viņš taču bija visu laiku Rabā. Jā. Jūs bijāt pretinieki. Jā. Kā ar viņu? Kā es redzēju, publiski, kas jau tā kā tā viens otra bišķī tā pušojuši savā laikā. Jā, ir bijis visādi, jo katram ir savi uzskati, katrs ir, mēģina attīstīt to futzālu, katrs uzskata, jā, un, protams, ka ir bijis visādi, jā, bet par cik Latvijā tev futbolā ir treneru trūkums, teiksim, viņu nav. Jā, tad tā izvēle arī nav liela. Jā, mēs Šketo gribējām jau uzrunājām jau kaut kādi 4 gadi atpakaļ, pirms mums bija Baltkrievijas izlases treneris. Petrovā, jā. Jā, pēc Gunta, kad Guntis pateica, ka viņš neturpinās un negrib, jā, mēs tad Šketovam piedāvājām, bet viņš teica, ka viņš paliks Rabā, tad mēs dabujām Baltkrievijas izlases treneri, jā, Savincevu, kurš nostrādāja 2 gadi, jā, un pēc tam tagad Šketovs 2 gadu. Viņš mierīgi piekrita, jā? Nē, protams, ka piekrita, jā, viņam jau svarīgi, ka ir klubs, kas vēlās attīstīties, kas augt, viņš arī grib izcīnīt čempionu titulus visu laiku. Tur Nikars bija priekšā, viņš laiku bija 2. aiz Nikarā, jā, tur
Tāda pozitīva atkarība tādēļ, ka vajag to panākumu. Jā, nu, protams, ka kā Riga Futsal Club tā politika par treneriem ir līdzīga Rīgai, kā arī pie pirmajām neveiksmēm? Nē, tāda politika nav, jo te jāsaprot divas dažādas lietas. Nu, es nezinu, kā Rīgā arī godīgi sakot, jā. Mūsu politika ir pavisam savādāka, jo kaut kad man RF šādu teica, pēc 2 mēnešiem jūs viņu noņemsiet, pēc 3 mēnešiem noņemsiet. Ko, Šketau? Jā. Kaut gan tā nav, jo ir jāsaprot viena lieta, atvelkot ārzemju treneri, viņš nesaprot mūsu spēlētāju mentalitāti. Ļoti grūti, ja, vai tad tev jāņem spēlētāji, treneris no bijušām padomu republikām, kuriem ir mentalitāte tāda, jo viņam jāsaprot, tu nevari atvilkt. Kas ir tā mentalitāte? Kāda ir mentalitāte latviešu spēlētājiem? Ļoti vienkārši, latviešu spēlētājs, viņš kamēr lēnām saprot, kas jādara. Viņš, kamēr jau tas pēc igauņiem izklausās. Nē, tas izklausās pēc igauņiem, bet kā futbolā, mums jau tas līmenis futbolā ir zems. Un ja mums futbolā līmenis ir zems, tad to spēlētāju sagatavošanas līmenis ir zems. Tas viss ķēdes reakcija. Tas viss aiziet tālāk. Un līdz ar to tev tam spēlētājam ir, ja viņam bērnībā nav veltīta uzmanība pietiekama, parādīt tehniskās iemaņas, vēl kaut kas, tad tam trenerim tagad pie tā jāpievērš uzmanība. Ja treneris atbrauc, viņš domā, ka tev gatavi futbolas tuliņās, tad vajag tādu kombināciju izspēlēm. Tad tā, kas... Tev vajag kalkulēt. Jā, tieši tā, par to tas stāsts arī ir. Un ne visi gatavi to darīt. Ārzemju treneri, kur atbrauc uz profesionāliem klubiem, viņi nav. Un es domāju, ka lielā futbolā ir tas pats. Ja, viņi atbrauc, viņš domā, tu vieties, kāpēc nespēlē. Tur citreiz cilvēkiem jāparāda, kā tā piespēlē jāatdod, ja viņš kaut kā nemāk. Lai kā viņš spēlē virslīgā. Kaut kur viņš spēlē virslīgā, bet tas jau nenozīmē, ka viņa tas meistarības līmenis ir un tehniskās sagatavotības līmenis ir tik augsts, ka viņš varētu spēlēt. Un tam trenerim atbraucot, viņam ir grūti. Šeit no šī reģiona tie treneri viņi jau zina, ka tas spēlētājs, ar viņu vairāk jāpastrādā, ar viņu vairāk jāparunā, ar viņam vairāk varbūt kaut kur jāiedod iekšā, varbūt jāpaslavē, kaut varbūt viņš tur ir aizsitis to bumbu kaut kur. Klausies, tagad tas futzals virslīga nav tāda sajūta, ka... Divas komandas spēlē. Jā, ka to 4 spēļu dēļ plus playoffs tas viss ir godīgi. Godīgi, tā jau arī bija principā pagājušajā gadā. Jā? Tā jau arī bija pagājušajā gadā, aizpagājušajā gadā kādreiz, kad Nikars un Rabo bija, tāpat bija arī sajūta, kad mēs vēl bijām turpat lejā. Vienkārši jautājums ir, kādi mērķi komandā. Ja viņi grib attīstīties, trenēties vairāk un vairāk ieguldīt attīstībā, tad jautājums, ko viņi grib. Tas ir katram jāuzdod jautājums, kāpēc mēs esam šeit. Ko mēs gribam? Mēs gribam augt, attīstīties, vai mēs gribam spēlēt vienkārši futzalu. Ziemā nav ko darīt, vai savāksimies tur, uzspēlēsim. Ja? Tas jautājums ir. Ja? Vai mēs gribam kaut kur tālāk, to pilsētas vārdu vai kādu, un es tur pasaulē un tā tālāk. Skatītāji. Es to intereses pēc, es neesmu skatījies to. Es ielīdīšu palūriešu, kādu rezultātu Rīga Futsal Club šo sezonu. 6 kārtas nospēlētas, tā Rīga Madona 16-0, Rīga RFS 8-2, Rīga Jēkabpils 6-0 uzvara, Rīga Salaspils deva pretī 8-4. Vakar Salaspils ar RFS 4-2. Otrs Salaspils komanda 2-10, Rīga uzvara. Jā. Kurš labākais vārtu guvējs pagaidām? Šobrīd, tur Kuzmins kopā ar Mickevičs vai vēl kaut ko, jo Kozlovskim ir 3 spēļu diskvalifikāciju. Par ko? Kaut ko pateica tiesnesis. Klasika. Kaut ko sliktu laikam. Kirillins Andrejs zina. Daudz variantu. Kaut ko sliktu laikam pateica tiesnesis. Tā gadās. Tas apvainojās, jā. Kā, bet arī tu arī jau Petrova laikā sāki vilkt iekšā leģionārus. Te man Ukrainas bija. Jā, daudz, Ukrainas un bija Gruzīns. Bet vispār kā tev kā kluba vadītājiem, kā vispār dabūt to leģionāru uz Latviju? Ko tie saka, ka mums ir afigēnies futbola līmenis un netaču, ja? Nē, kā tu viņu atmāna šeit? Futzala līmenis, starp citu, ir ļoti augsts Latvijā. Teiksim, ranga ziņā. Ja tu pateikt, ka tev vajag uz futbolu, man liekas, grūtāk dabūt nekā uz futzalu. Okay. Jo, ka Nikars to līmeni bija pacēlis augšā, Jā, arī izlase tajā laikā daudz maz normāli spēlēja, teiksim, tādā ziņā, interesanti tur ar Portugāli 1-2, jā, vēl ar kaut ko, teiksim, bija kaut ko, kad ir tev rezultāts, arī jaunešs pagājuši gadu Jelgavā diezgan U19 nospēlēja labi, jā, tāpēc, cilvēki jau tam, tie, kas ir futzālā, viņi jau tam seko līdzi, jā, un viņš redz to līmeni, ka nav, tomēr tas līmenis zemes, jā, it kā čempionāts, zemes, bet kopējais fonds, nav tik
tik slikti. Ja, ja mēs pagājušajā gadā pieņemsim pamatkārtā bez neviena leģionāra, ja Kuzmini neuzskata par leģionāru, mums bija kaut kāds Brazīlijas atbrauc, kurš vispār nekāds bija. Ja. Viņam bija labākā īpašība, bija pasē ar Brazīlijas rakstīts. Jā, apmēram tā. Tad mēs, teiksim, cīnījāmies gan pret lietuviešiem, kuriem bija 5 Brazīļi. Jā, pret Itāļiem, ar kuriem mēs tagad brauksim, mēs viņiem 10-3 zaudējām, viņiem bija 6 tur, Pat Itālijā, Brazīlija, tas ir Brazīlijas. Futzāls ir topā Brazīlijā, ja? Tur visi spēlē. Spānijā, Portugālē, Itālijā. Jo es dzirdēju, ka Portugāļi un Brazīlija tie divi, kuri visās pārējās pasaules komandās, ja tu kaut ko gribi sasniegt, Argentīna ir topā. Ja tu kaut ko gribi sasniegt, tev komandā, izlasē vai klubā, pofīgi, kur ir jābūt argentīniešiem, Portugāļiem un Brazīļiem. Filipe. Tie pārējie neko, tā. Nē, tā Itāļi kaut kādi, vācieši tomēr zina kaut tur. Angļi visur jau attīstās. Angļiem mazāk, bet vācieši attīsta šobrīd. Kad Miks pārgāja Babris uz Vācijas Bundeslīgu, ko piķi dabūja no tā, vai nē? Nē. Palaida vienkārši tā. Man nostāja un politika bija, un ļoti vienkārši runāju par šo tēmu. Ja? Tad es vienmēr jauniem saku, es esmu gatavs braucat prom. Braucat uz spēcīgiem čempionātiem, pierādiet sevi, jo tiklīdz kā jūs aizbrauksiet, rinda jaunieši stāvēs klāt, jo viņi redzēs, jau te brauc prom, te attīstās. Kas stiprāk, Vācijas Bundeslīga, Latvijas virslīga? Godīgi sakot, tā aptuveni. Šobrīd, ja rēķina divas komandas, mēs būtu kaut kur pirmajā četrniekā abas komandas mūsu RFS, un mēs būtu pirmajā četrniekā. Varbūt arī pirmajās divās vietās, grūti pateikt, plus mīnus. Jo, ka mums bija online saruna ar Miku Babri, viņš tieši pārvaldīja nospēlēs kaut kādu leciņu jau Vācijā. Viņš paralēli arī piestrādāja. Jā. Vai leģionāri, kas spēlēja Latvijas līgā, dara to pašu? Kādreiz darīja. Tagad ne? Mūsu komandā ne. Varbūt kādās latvieši. Kādā ziņā latvieši, kas strādā paralēli. Ir, kas paralēli strādā, kuri var apvienot to darbu ar spēlēšanu, tādā ziņā, vai grib vairāk. Klausies, Kristiāns pieminēja tos Brazīļus, kas mēs visur vēl tajā laikā pirms kara Krievijas izlasē, Azerbaidžāna, manuprāt, pat Grūzijai. Grūzija. Kur tagad te Brazīļa? Armēnijai. Jā. Kā tu uz to skaties? Ja tev vajadzētu pieņemt lēmumu, iedot Telesam pilsonību Latvijas, lai viņš spēlētu izlasē? Ja viņa, teiksim, vēlme un patriotiskās īpašības ir tādas, ka viņš grib pats spēlēt un grib sevi atdot šai valstī. Tāpēc, ja viņam bērni būs latvieši. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Bet, labi, mēs zinām, ka tajā pašā Kazahstānā tur visos sporta veidos vienkārši tupa pērk. Tas ir viens, protams, ka ir, bet atkal tu jāskatās, tur ir koks ar diviem galiem. Jo tas nav konkrēti spēj, jo pārējie tā dara, jā? Nē, arī tas, bet nevienmēr tas ir tas moments, jo vajag attīstīt savus. Mēs tikko spēlējām ar Ļubovu, teiksim, poliešu čempioniem bija pārbaudas spēles 2 Rīgā, tieši pirms izbraukšanas uz pamatkārtu. Un viņiem ļoti daudz, viņiem ļoti spēcīgi vietējie spēlētāji. Ļoti spēcīgi. Viņiem to paņem klāt leģionārus, tad tev vēl spēcīgāks. Jo poļi regulāri spēlē Eiropas čempionātā, tur, man liekas, ka tiek pasaules čempionātā kaut kur. Un viņiem tas čempionāts, viņu līmenis, tas spēlētāju līmenis ir diezgan augsts. Viņi ar saviem spēlētājiem tiek. Bet, ja to saviem spēlētājiem netiec, loģiski, ka tev vajag 2, 3, 4, jā, Bet te nav... Nepazūd tas izlases vispār, valsts nacionālās izlases, novāc rokas, ko gribu to runāt. Tas jau ir par klubu pārtopu. No viens puses jā, bet te jāskatās jautājums, ko grib valsts konkrētā sporta veidā. Sasniegt un izdarīt. Teiksim, ja tu redzi, ka, piemēram, tur principā, lai ar saviem spēlētājiem tu kaut ko sasniegt, tev jāveido pareizi tā futbola sistēma, to, ko es teicu. Jāmāc tiem bērniem. Skaidrs, ka vieglāk iedot 5 Brazīļiem pasi. Nē, protams, jā. Bet tad arī nevajag aizmirst to, ka arī vietējie spēlētāji aug. Viņu meistarības līmenis aug. Jā, viņu arī meistarības līmenis. Jā, bija taču pa basketbolu. Es domāju, ka jūs... un tur sākās. Es esmu arī pret, ja cilvēks pat arī lielajā futbolā, viņš šeit nospēlē 4-5 sezonas, vēl ja ieprecās, kaut kāda vismaz saiknē, pa labi, pa kreisi dot. Nē, tas arī, tas ir tāds grūts jautājums sarežģīts. Jautājums, ko valsts grib? Ja mēs gribam kaut kādu sporta veidu... Medaļas mēs gribam. Medaļas tu nevienmēr vari dabūt arī paņemot naturalizētos saucamos ārzemju spēlētājs, bet
Kā šobrīd ar izlasi iet uz priekšu? Jo ir sajūta tāda no malas, ka ir kaut kāds progress jaunie spēlē Latvijā. Grūti pateikt, rezultāti nav. Un, ja rezultāti nav, tad nav. Ja rezultāti nav, tas krīt reitings, valsts reitings. Tomēr te ir tam jābūt kaut kā sabalansētam. Tu nevari būt tā, ka tu treneris sauc? Zaudēt. Vasko? Jā, Vasko out! Jā. Jo ir tā, ka jābūt sabalansētam tam. Tu nevari, jo pirmkārt arī klubu reitings veidojas no izlases reitinga. Tas saistīts, ja? Viss ir saistīts savā starpā, ja? Un tu, ja tev tas izlases līmenis un arī ārzemnieki uz to skatās. Ja tu gribi atrast labus leģionārus, viņi kam zaudēja tur? Ar ko viņi tur spēlēja tā izlase? Jā, saproti, tu nevari kaut kur iekosties un vismaz pacīnīties labi, tu tur zaudē, bet, zaudē tur 1-2, jā, tur, teiksim, vai kādu uzvaru vai nospēru neizšķirt, bet tu sistemātiski zaudē un sāc zaudēt tur gan Dānijām, gan visam pārējiem, kurus tu visu laiku pirms tam apspēlēja, jā. Tad, tad tas ir tāds koks arī ar diviem galiem, jāskatās no visām. Bet kāda ir tā futbola loma pasaules sportā, teiksim tā? Jo es nesen dzirdēju tādu salīdzinājumu, tas ir tāds nišas sporta veids, gluži kā skeletons. Viņš ir populārs dažās valstīs, tā kā ne visās dažās zināmas. Tā tas gluži nav. Tā futbols ir populārs ļoti, un viņš kļūst arī populārāks un populārāks. Ja Holandē pirms 5 gadiem tur vispār nekā nebija, tad tagad ir tajā pašā, jebkurā Vācijā to pašu piemēru. Ja, ja Vācijā pirms gadiem 5 tur. Bet kāpēc tā? Tāpēc, ka cilvēki saprot, ka ļoti dinamisks sporta veids. Viņš ir skatāms atzīst. No 0-4 tur tā nav uzvara. Futbolā 0-4 tā ir uzvara. Tas ir skaidrs. Jā, 0-4 tur nav uzvara. Tu spēle var beigties 8-5. Tā kā bija tagad Čempionu līgā spēlēja Loznicas tagad šī kārtā, citā grupā. Komanda bija priekš 8-2, beidzās 9-7 spēle. Jā. Tev liekas, ka 8-2. Tāpēc es baigi gaidu patiesībā te televiskās spēlēs 3-3 hokeju, jo tur arī, tāpēc ir. Bet reāli, tas ir 3 spēlētājs laukuma, pus laukumiņš hokeju. Vārds 3 spēlētāji, un tur tiešām tur var būt izskrien 2-1, neiemet, tu tevi trubā. Tas pats, kas tīspēc basketbols arī, jā, tur esi priekšā, it kā tur, iemet, un tu vari vinnēt, vari zaudēt. Kāpēc Eiropā, tai pašā Vācijā ir nezinu, iemesls, kāpēc tikai tagad parādās tas futzāls sāk, jo, tur futbols visi trenēs futbolā. Nē, futzāls viņiem visu laiku ir bijis jautājums kādā līmenī, un, protams, ka tu trenējās, bet es saku, par cik šis sporta veids sāk strauji visur attīstīties, sāk parādīties algas spēlētājiem, sāk parādīties nauda, teiksim, un arī kaut kāds, jo principā tur jau visam tam impulsam jānāk ir no federācijā. Ja no federācijas ir tas impulss attīstīt, tad viņš sāk straujāk attīstīt. Lietuva arī tagad, piemērs ļoti vienkārši. Viņi uzrīkoja pasaules čempionu, ieguldīja miljonu tur komandās, kaut kur plus mīnus, cik es zinu. Viņiem tagad 5 komandās strādā ārzemju treneri. 5 vai 6 komandās ir leģionāri. Nerunāsim par to līmeni leģionāru, bet viņi ir. Tātad 5-6 komandas Lietuvā, tātad viņu tas līmenis strauji aug uz priekšu. Ja mēs te, mēģinām, viņiem 5-6 komandas jau ir kas. Martīn, bet kāds tev skatījums to? Tu minēji, Lietuvā tie paši 5-6 klubos ārvalsts treneri, Arī, ja mēs, piemēram, Latvijā ārzemju treneri galveno, vai pēc treneru trūkums mums nav, jo, manuprāt, būtu ideāli, ja viņam asistenti būtu vietējie. Jā, es tikai par to, Kas no šī speciālisti mācās? Tagad nav? RFS laikam ir tur, ir vietējais izlasē, arī mūsē, Guntis tas pats apmērs. Jo, lai mācās, ja mēs dabājam dārgu speciālistu labu ārzemi, jo savā laikā, kad nekāds bija, viņam nebija vietējās treneri, un es vienmēr to teicu, es saku, kāda jēga terēt trenerim, ja mēs atpakaļ neko nedabūjam pēc laika. Ja tu paņem mentoru vienu, kas tev... Bet mums atpakaļ jādabū kaut kāds, vismaz jānoliek 1 vai 2 vai 3, kas bija mācīties. Portugāļu visu laiku? Bija tas Duarte bija un palīgs viņam bija un viss, un nebija vietējo. Protams, ka varbūt kāds negribēja, bet viņi bija jāpastāv. Viņi kaut kur bija kāds mākslīgi jāmēģina ielikt. Varbūt, ka cilvēki tas ieinteresēs, un tad mums tie treneri būtu izauguši. Bet futzāls Latvijā, zinot to, ka LFF prezidents šobrīd ir bijušais futzālists kapteinis, man liekas, izlasē bija, vai ne? Attīstās, jo es godīgi, tā ir mana problēma, es ļoti maz sākumu. Es vienkārši palasīju. Tu ienāc šajā futzālā vispār šajā pasaulē sporta 13. gadā.
kā vienkārši 12. gadā, iedod 50 latus, tad tu nokļuvi arī Latvijas telpu futbola asociācijas valdē. Jā. Tā kā tu biji viens no vīriem, kas vispār lēma par Latvijas futzālu nākotni, kā tas attīstās. Un tad 18, īsi pirms vadības kandidējas prezidenta amatu, bija tas, ka bija lēmums, kad federācija pārņems čempionātu rīkošanu. Jā. Un daudz to atbalstīja, ka, diemžēl, laiks ir beidzies, tas viss beidzās, lieta tālāk. Savukārt pēc tam 20. gadā vai kurā, es to Facebookā lasu tekstu par to, ka tu atzīsti, ka atdot šīs tiesības federācijai bija kļūda. Jā. Un zem šī posta daudzi cilvēki rakstīja, tā ir dirsā. Kāpēc tika pieņemts šis lēmums atdot šos tiesības organizēt čempi federācijai, un kāpēc tas nav bijis veiksmīgs? Tajā laikā tas nebija veiksmīgi, jo visiem likās, ka federācija viņiem ir budžets, viņiem ir cilvēku resursi, viņiem ir infrastruktūra. Viņa sistēma, ar ko var nodrošināt, lai čempionāts notiktu. Un tad, kad tas viss pārgājās federāciju, un tu saproti, ka nevienam tur neko nevajadzēja tajā mirklī. Visiem bija Popīgi. Visu. Un tu saproti, tad kāda iegriba pāriet? Tu saproti, ka cilvēki, kas sasolīja zelta kalnus, pa lielu tajā mirklī. Likās, Kāds bija iemesls, kāpēc nevarēja palikt tas LTF? Varēja palikt, bet Vadims kandidēja uz... Vadims bija prezidents LTF. Jā, un tad viņš gāja kandidēja uz šiem LFF, un līdz ar to viņa vietā neviens nebija nerāvās, reāli, nebija kam pārņemt, nebija reāli, kam būtu tāds modelis. Tu ko? Es vienmēr uzskatu, ka nevar nosēdēt uz diviem krēsliem. Var. Nevar. Var arī bez krēsla. Tukumā var arī bez krēsla. Es piedāvāju. Bet realitāte ir tā, ka tur jāiegulda ļoti daudz darba, un tad, ja tu ieguldi tur darbu, tu nevari savu klubu attīstīt, tu nevari piemeklēt sponsors, tu nevari atrast vispārējo, un tad līdz ar to kaut kas zaudēs. Nevar abas būt līmenī, un tāpēc līdz ar to es nemaz uz to amatu arī, man it kā piedāvāja tur, bet es nerāvos, es sapratu, ka, tu nevari, gan tur un gan tur izvēlēt. Tagad nav telpu futbola asociācijas? Nē, tagad nav, tagad visiem federācijas ir apakšā, šobrīd, ja salīdzināt tad, kad likās, ka tagad daudz maz federācija ir, sistēma sakārtojusi, daudz maz ir, jo vienā brīdī man arī bija līdz kaklam, kad es domāju, ka jāiet projām un viss, jo, Es zinu, starp citu, kurš brīdis tas bija. Ļauj man tevi citēt. Facebooks. Nē, tas bija Delfos. Tas bija Delfos, lasa 22. gada, ja nemaldos, 22. gada 3. janvārī. Citēju, Latvijas telpu futbola vicečempionu Petrovu Jelgavu vadītājs un galvenais finansētājs Mārtiņš Petrovs pēc sezonas pārtrauks atbalstīt komandu, bet jau tagad vairs neplāno aktīvi iesaistīties telpu futbola dzīvē. 22. gada 3. janvāris. Ja nemaldos, klubs izcīnīja čempionu titulu tagad. Pēc tam tu parādījies Unionā, jau 11 futbolā, 3. līgā kaut ko. Un tagad hop, es aizēju no telpu futbola, un tagad lūk, šis te Rīga futbola klub. Un te ir futbola. Futzala. Te ir futbola, točin. Jā, Rīga futzala, ne futbola. Jā. Tā kā tev bija, laikam, točin, kad bija gājis. Bija tā, ka vienā brīdī, tas, ka tu saproti, ka tur ir kāpēc nolaižas rokas? Kāpēc nolaižas? Tur redz, ka tur bardaks ir, neviens negrib neko darīt. Kas bija jādara un ko nedarīja? Nē, ir daudz lietas, ko to pašu Daugavpilu nepaņēma. Par to es biju nenormāli sacepies. Bet ir reputācijas riski. Kāda starpība? Cilvēki grib attīstīt. Futzālā nav to. Ja tur ir Jākubs blakus tusēt, un nevajag ņemt vienkārši piedod. Viss var uztaisīt sistēmu, ka nav blakām uztaisīt. Viņš pat būs blakām. Tikpat labi, jo jebkurš cits var būt arī klāt. Paskaties futzālā, cik daudz spēlētāji tie, kas ir iesaistīti lielajā futbolā. Viens no piemēriem, ko tu minēji, bija par, kad bija kāda intervija jautājuši par to, kāpēc futzāls un lielais futbols, un tā bija teksts par New Project, viņi mēģināja lielajā futbolā, ar ko tas beidzās. Arī Toto skandāls. Jā, daudzām komandām tas ir bijis. Jā, un nevienmēr piemērs, piemēram, Labuds, kurš tur it kā kaut kur. Jā, it kā konkrēti, diezgan. It kā. Manās tas ir netīras kā Ziemassvētku reglīt dubļos. Bet futzālā man nav cilvēkam, kur pārmest vai ko pateikt. Bet tu nezini riskus, kur reputācijas riskus. Igors Labuds, come on. Jā.
Tieši pierādījumu nav, bet es nezinu, kurš viņa siera, teiksim, labus. Jā, ir zīme, bet... Nezinu. Nezinu, bet... Nezinu. Man liekas, ka viņš Latvijas izlasē viņš spēlē vai nespēlē? Nespēlē, tāpēc tieši tāpēc nespēlē, jā. Bet tā ir reputācija. Viņš ir labi spēlē, bet tā ir reputācija. Viņš spēlē un viens no labākajiem vārdsargiem. Un tā nav reputācija, tā ir, ja UEFA ļauj vārdsargam spēlēt, tas nozīmē, ka viņa reputācija viss ir kārtībā. Tas nozīmē, ka Latvijā kaut kas nav kārtībā. Tā nevar būt. Bet tā nevar būt. Rakstiet komentāros, vai jūs tas kungs ir tīrs vai netīrs? Nevar būt. Nē, bet nevar būt. Es saprotu. Bet tā nevar būt. Bet tas ir tā, ka tā nevar būt. Tad UEFA nav kārtībā. Tad UEFA nav kārtībā. Vai arī Latvijā nav kārtībā. Jā, kaut kur nav kārtībā. Jā. Tad nevar būt. Ja cilvēks ir, tad viņš ir. Ja viņš nav, tad viņš nav. Nevar būt tā. Tu esi te, it kā tu esi, it kā tu neesi. Jā. Bet es pareizi pateicu, ka tāpēc viņš izlasē nav. Es nezinu, kāpēc viņš izlasē nav. Es domāju, tāpēc arī nav reputācija. Vienā mirklī viņš bija, viņš nospēlēs vienu spēli izlasē pret Spāniju. Tad bija Šketovs vēl treneris izlasē. Viņš bija paņemts uz Spāniju, kā izlasēja līdz toreiz. Bet ko nozīmē reputācija? Katram ir savā. Teiksim, par Jakubovski, ja pieņemsim, mēs runājam, Daugavpils Lokomotīvi, nekādu problēmu futzālā nebija. Nebija. Futzālā nebija. Tas, ja sieva nesit publiskā, tad nozīmē, ka es nesit. Tas kaut kā tā. Grūti pateikt. Tu zini, ka tu ar juristu tagad... Es zinu. Tas ir, teiksim, nosacīts jēdziens, teiksim, sit vai nesit, bet par to es biju sacepies arī toreiz un tajā, 22. gadā, plus vēl tur daudz citas lietas, kad tur federācija kaut ko pavelk, plus komandām jāmaksā dalības maksa. Jo tad, kad mēs gājām prom no soļa, ka nebūs jāmaksā. Tieši tā, un bija jāmaksā. Tas viens no argumentiem, klubiem naudas nav. Un tad es laiku Vadimam, kā bija sapulcis, prasīju, Vadim, kad tu izpildīsi apsolīto? Un šogad viņš izpildīja. Šogad nav? 3 gadi, viņš bija, un šogad apsolīja, kad, kāda bija dalības maksa? 3000 eiro. Un pa leģionāriem viņš jāmaksāja? Tagad jā. Visu laiku bija jāmaksā, Cik jums ir? Par leģionāriem maksāja 1000 par katru. 1000, 2, 3, 4 par nākamajiem. Par nākamajiem, jā. Pa 1000 klāt. Otrajā periodā 2, 4, 6, 8. Ko tas nozīmē otrajā periodā? Otrajā tagad ziemā atvērsies loks. Tas ir loks tā kā vēlāk, ja tu gribi papildāt sezonas laikā. Varbūt arī skatītājiem, arī man, ko es tam izstāstīju, cik var leģionāri vispār Latvijā virslīgā? Šobrīd virslīgā var spēlēt līdz play-offiem 6. Līdz play-offiem 6 pieteikumu, spēles pieteikumu, jā. Un tad varbūt 4. Kāpēc tā? Tā Vadim šogad izdomāja. Play-offos pagad. Mazāk. Tu spēlē visu gadu sezonu. Un play-offā mazāk. Kāda doma? Uzskārāmies. Doma, ir doma. Bet vienlaicīgi laukumā var būt play-offos laukumā varēs būt tikai 3. Vienlaicīgi. Jā. Vienam latvietim jāspēlē. Jā, 2. Vārds ir spēlētājs. Jā, ok. Interesanti. Jā. Nē, interesanti tas, ka tu visu čempionu spēlē pēc vieniem noteikumiem, play-offā. Mans piedāvājums ir futbola virslīgā arī. 3 apļus aizmetam 8+3, jā. Un tad pēdējo 5+6 pēdējo apli. Starp citu, būtu diezgan interesanti. Tas būtu interesanti. Tas būtu reāli interesanti. Reāli klubam būtu jātīsta arī vietējie spēlētāji. Tā rodas jaunas idejas. Jep. Vēl, Mārtiņ, paskatoties tādu futbolu iekšā, vēl mans viens topiks - infrastruktūrā. Jā. Latvijā. Jā, es pārtraukšu. Kur labāka, futbolā vai futzālā? Futbolā šobrīd. Futbolā? Jā. Labāka? Jā, futbolā. Kas nav zāļu? Futzālā, ja mēs pareiķinām Rīgu. Katrā skolā ir zāle? Nē, zālē jābūt atbilstoši izmēra. 20-40 handbola zāle. Tādas ir tikai, ja mēs Rīgā paskaitām, olimpiskais, 49. Un futzālam nedara terafleks. Protams, var spēlēt uz terafleks. Kas ir terafleks? Tas mīkstais tāds segums. Nevis parkets, bet mīkstais. Jā, grīda. Tad ir kur olimpiskais Kalpakas skola, kur mēs pagājušajā gadā spēlējām arī Abranes iela. Pie, kur autobusu galapunkts. Principā Mārupē paskaita, ģimnāzija. Kur mums vēl ir? Tik maz? Labi, tas tā nav Rīga. Rīgā tad vēl var teikt ASK, bet tur ir tas terafleks. Ūbrokas skolā ir tas pats terafleks, jā.
Vairāk tīri teorētiski. Es biju domājis, katrā skolā nav. Jā, tā liekas, ja rēķina jauniešu bērniem, katrā skolā var spēlēt vietu. No kura laika 49. Jo, kad es tur mācījos, labi, tas bija 100 gadus atpakaļ, tur neļāva futbolistiem vispār iet. Vismaz 4-5 gadi. 4-5 gadi ļauj, jā. Jā, vismaz, Jā, man liekas. Bet tu paši tur vieniem. Tur bija basketbola meka. Jā, tas skaidrs. Un neļāva. Tu biji piedēklis, es dzīvoju kojās. Un tāpēc līdz ar to tā infrastruktūra ir futzālā sliktāka nekā... Bet tagad tu liec cerības uz to sporta spēļu halli, ko būvē pie Daugavas sportnam. Jā. Visticamāk, tur aizies basketbols un olimpiskais atbrīvosies un būs vairāk. Kaut kur atbrīvosies. Universitāte arī taisās būvēt tur sporta halli. Jā, un tur arī ir 3 zālēm. Jelgavas ielā. Jā. Bet jūs mēģināt kaut kā vispār, kad uzzini, ka kaut ko taisās, varbūt kaut ko būvēsim, ka, nezinu, tu vai kāds no federācijas iet runā, saka, klau, draugi, varbūt pieliekam metriņu klātu tā, lai mums arī tiek. Cik es vadījums tur aktīvi iesaistās. Tas labi. Jā, tur, teiksim, tādā ziņā, mēs jau arī kā klubs tagad pieņemsim savā laikā universitātē, teicamies, mēs būvēsim, īrēs, nav problēma, jā, jūs galvenais uzbūvēt, iedodiet zāli, iedodiet mums kaut kādu laiku, lai mums ir, Man arī tīri interesē, cik maksā zāle? 2 stundas, nezinu, stunda. Pusotras stundas. 100 eiro stunda. Arī nav, es domāju, ka lētāk. Tas ir lielā zālē 100 eiro stunda kaut kur, 100 plus PVN, man liekas, 100 plus PVN stunda. Cenas aptuveni vienādas kā lielā futbolā. Lielā zāle, skolas zāles, man liekas, mazāk maksā, tās... kurām neatbilst, teiksim. Tur kādreiz gāju spēlē, metām pa 2 lati. Jūs trenējaties Meža parkā tajā? Nē, mēs trenējamies, vēl es aizmirstu zāli lielais laukums Meža parkā, bet tur skatītājiem, kur stāv, tur 2 zāles Meža parkā. Tā viena, kur ir Akadēmija Rīga, un otra ir pie... Pie ezera, kur kāpēc apakšā, pie viesnīcas. Ezera ir liels. Jā, bet tur nav skatītājiem, tur tikai vienkārši laukums. Nē, tur ir skatītāji, tur amatieru basketbola līga. Amatieru basketbolā, jā, bet futzālā nav. Basketbolas laukums. Līdz ar to tās tribīnes. Starp citu, jā, pat nesen redzējām, kad Meža parkā Rīga FC bāze arī atklāja, bija sienas 4, bija zils laukums ar Rīga logo. Sienas 4. Un 2 logi vēl. Jā, un griez lentīti. Un Rikardīņo ar bērniem. Jā, Rikardīņo parakstījās uz grīdas. Tā ir jauna zāle, futzāla? Zāle, jauna tā ir basketbola zāle. Kur neatbilst standartiem, jā. Bet mēs tur ieklājām grīdas segumu. Tas viss tiek domāts priekš jauniešiem, lai viņi pirmkārt, kad trenētos, lai viņi trenētos uz īstā seguma, lai zinu, ko nozīmē labs segums, laba kvalitāte. Tas pats, kas futbolā zāliens, kad tu iestādi par super zālienu, tu uznāc uz laukumā, laikam acīmredzot. Tu jūti, kā viņi acīmredzot, ka jūti, jā. Es nezinu, es bijis ne uz tādu, tāpēc pateikt, kā sajūtas, jā. Līdz ar to, tāpēc, lai labs segums, lai jaunieši var būt, un tas, ka Rikardīņo tur parakstās, tā bija mana iniciatīva, jā, jo, kad viņš aizies prom, tad tur uzliksim arī, ka viņš pāries kaut kur vai beigs karjeru, tad uzliks to bildi klāt, gandrīz kā pieminekli, jā, pie sienas. Laukuma vidū, kā Murjāņos Jā, laukuma vidū uzliks un... Viņš šeit spēlē, šajā pozīcijā. Jā, un vairs nevar spēlēt, ja jūs stāv pa vidu. Jāuzspēlē. Jāuzspēlē stāv. Ja tu nevari viņu statu jāuzspēlēt, tad sorry. Jā, tad uzlikt vārtus sataisies smuki, teiksim, tādā ziņā. Bet kur dzīvo leģionāri tavējie, tā kā viņi dzīvo, ko dzīvoklis kopā? Jā, dzīvoklis, nē. Es domāju, ka tu Meža parkā visu? Nē, Meža parkā futbolisti, tur. Nav kopējais tusīši kaut kāds viņiem tur tāds, ka... Nē. Nav, tāpēc, ka futbolam tomēr viņi tur vairāk taisa savu burbuli, lai tur nebūtu kaut kādas neienāktas. Pilnīgi pareizi, lai nav kaut kādas slimas domas par futzālu? Nē, slimas domas par futzālu, lai visādas Covid neatnāk, jo šajā laikā viss kaut kas būtu un tā tālāk, jo viņam zaudēt katru spēlētāju, tur tas tomēr tur tā cīņa šobrīd iet par to čempionu titulu un tie punkti. Kāds bija kāds rēcīgs skats, mēs kaut kādas izlases vai Rīgas spēles nācām, man liekas, no Skoto stadionu, tad viss tā jautrā prātā, kur Rikardīņo pie sarkanā kaut kāda ar elektronas skulteri sarkanā. Klausies, runājam par zāli. Vajag? Telegramā var dabūt. Jautāja man, lai es pajautāju, tu esot solījis Arēna Rīga, ja būs elite. Es nesolīju Arēna Rīga, es teicu, ka mēs taisīsim, bet pat cik Arēna Rīga, jo mēs iepriekš varējām izdarīt ļoti vienkārši. Tur ir Melādzes koncerts. Jā, ne tikai vēl. Un vēl tur pāris pasākumi. Jā, tajā laikā, jo varēja darīt tā, kā
augustā, kad sāktos, piemēram, tur pirmais kārts pasūtīt. Par vēlu, par vēlu. Nē, gadus priekš divas jāsūtīt. Pieņemsim, pasūtīt, bet tev nav garantijas, ka tur tiks, un tu netiec, ko tad. Jāmaksā vienalga. Tad būs jāmaksā, un līdz ar to tas tāds moments ir, Jep. Diezgan mainticīgs, teiksim tā. Tu pasūtīsi, beigās tu netiec. Plus vēl reāli, kad Arēna Rīga noslodz, ja nemaldos, ko gads, pusotra, gan ir 2. Tev jāpiesaka. Kad man būs datums. Jo pirmo etapu mēs varējām rīkot. Pirmo etapu mēs jau gan bijām gatavi, ja būtu dabūjuši grīdu. Vādījums būtu viena sarunājis no Lietuvas grīdu, tad mēs varējām arī pirmo etapu, nevis Salaspilī nospēlēt, bet tagad, kur Lieta spēlēs? Es dzirdēju Jelgavā. Jelgavā. Visas spēles Jelgavā. Tā ir lielākā zāle šobrīd. Jau olimpiskajā mazāk vietas, jā. Kā olimpiskajā tikai 40 cilvēki, Salaspilī 600, Zokā 3000. Bet uzreiz parklēmēm Moška uzreiz jau. Jā, datumus. Kāda notiek? 8. novembra līdz 3. decembrim. Salaspilī? Nē, Jelgavā. Jelgavā biļetes būs Pasportiksā, varēs iegādāties. Mūsu partneri. Mums, starp citu, Kristiāns pateica daudz kopīgu draugu. Stelpa, Pasportiks. Jā, ļoti labi. Pasportiks, Stelpas ūdens, Pasportiks biļešu platforma. Negrib uz PPK? Nē, un Betsēvs, uz krūtīm Betsēvs. Šeit negrib uz PPK Petrovs. Jā, varam mierīgi runāt. Nē, vai visiem uzvārdu vietā, nevis daudziešanas visā. Nākamo sezonu varam. Ak, Dievs, šis būtu labi. Visi skrēt uzvārdiem Petrovs uzvārdu. Ir taču sponsori daži šeit. Uzvārdu šeit. Tas būtu tipiski. Sponsori augšā uzvārdu. Klā, bet Petrova laikā tu biji tā kā pērkons Jelgavā vai kā, kas arī visu? Tu biji... ka pērkošiem viņš stāsta, viņš taisīja afišas, viņš taisīja visu Nē, video, tik traģiski tas nebija, tik traģiski tas nebija. Savācām kaut kādu, teiksim, apkārt klubam 2-3 cilvēki, kas palīdzēja tur, un joprojām viņi komandā, ar mēdiem, kas strādāja tur, meiteni ļoti labi dara to visu, plus vēl tur, palīdzēja, vienmēr bija kāds, kad palīdz, bet lielāko daļu, Jo viena lieta, kas panesās atsūtīja, ka skatījums video, viņiem mazai YouTube'ā pameklējiet, reklāmas, Petrova fan epizodes, 14 pēc skaitas, un bija tā, ka es pirmā skatījos, what the fuck, kas tas ir? Un tad es sapratu to priklu, kad kāds 4 nosties pēc kārtas, tas paliek friktīgi fun. Tā taču nebija tava ideja. Jā, tas bija mūsu idejas, viņas joprojām mēs gribam attīstīt un turpināt. Tas bija tā, kādreiz bija tas Ieralašs raidījums. Uztaisīt kaut ko līdzīgu. Ja sākumais pirms, kas tas ir? Bet kas par sviestu? Bet, kad tu es šodien palūrēju 4 pēc kārtas kaut kādā randumā, un es beigās sāku vienkārši randumā zviegt jau. Jā, jo tur tas bija domāts, ka vairāk tā pasmieties par sevīm, tur Ieralašs kaut kāds tāds līdzīgs, kāds bija savā laikā, lai... Tas čalis labs, tas čalis, kas ir filmēs, tas ir labs. Jā, mēs šobrīd mēģinām tālāk iet, un vēl, kaut kādus, teiksim, tos vienīgais, ka tur latviešu valodu vajadzētu vairāk, teiksim, rullīšiem, bet ideja ļoti labi man patikās, jo tur vēl nav noplūdzēti visi kopā ir kaut kā 30. Oh my God! Kā 30. Ja 14 pagaidām jūtamā pieejams tikai. Par Rīga FC futzālu vēl. Jūs esat kopā, Rīga FC. Bet tieši futzālā tur, zinām, ģenerāla direktors Proņins ir. Viņi lien kaut kā palīdz, viss tikai tev? Nē, mēs tā esam sarunājuši, ka mēs darām to, mēs esam sevi pierādījuši iepriekš, ka mēs to varam izdarīt, un es viņam arī teicu, mēs to izdarīsim, es viņam arī teicu, ka mēs tiksim veltes kārtā, mēs to izdarījām, un tagad nākamais solis uzvarēt Čempionu līgā. Klausies, bet Barcelona vienā grupā ar jums, Barcelona Jelgavā, kas, wow! Šogad redzēsim tos trūkumus, kādi mums ir. Pret daudzām komandām, paskatīsimies, ja tādi ir, ja nav, varbūt mums nav, varbūt mums ir super komanda, un visi, teiksim, tādā ziņā, ja Barcelona vinnēsim. Bet te vajag palīdz reklāmas pofīgi, nevajag teikt, tas ir dēlta futbola Barcelona. Barcelona, Barcelona. Atgriežās Rīgā, pēc tam brauc uz Jelgavu. Barcelona, kas vēl? Itāļu Eboli, kuriem mēs pagājuši gadu zaudējām 30, tur, Lietuvā, un Francijas čempioni. Un lielvalstis. Par ļoti dīvains, labs kompleks, ne? Francijas čempioni, Itālijas čempioni un Spānijas čempioni un Latvijas čempioni vienā grupā. Tu vari pateikt, ka nepaveicās ar izlodi?
Kāpēc? Es esmu apmierināts, ļoti labi izlozi un ļoti labi. Man patīk, ka mums jāspēlē pret spēcīgiem pretiniekiem, jo tad tu redzi tos trūkumus, kur tev nākamā gada jāpieliek. Bet tev šogad taču gribās arī jau tikt te četrniekā, ne? Mēs tiksim. Ja ne šogad, tad nākamgad. Ja, un, lai tu tiktu četrniekā, tev jāsaprot kļūdas, jāapzinās. Lai tu viņas apzinātos, tev jāspēlē pret spēcīgiem pretiniekiem, nevis pret sava līmeņas komandām, ja, bet pret spēcīgākiem pretiniekiem. Tad tu redzi, kurās vietās tev jāpapildinās sastāvs, kur tev nav jāpapildina, un ka tu vari spēlēt. Tā, ja, jo tiklīdz kā tu to neredzi, ka tu spēlē pret sava līmeņa, jā, tev ilozēs forši tur kaut kā... Baigies meistarsesija, jā, un tur beigās kopu nākamgad tev grupā tiek, un tu... Bet mēs tas visus vinējam. Kā tā? Jā, tā. Tāpēc labāk ir, kad ir tās komandas spēcīgākas, labāk ir dažreiz dabūt pa muguru, kā pagājuši gadu 30 no Itāļiem. Ja domāju, ka mēs šogad viņus apspēlēsim. Okay. Šito piefiksējam? Tas ir ļoti pašpārliecināts. Ne pašpārliecināts, vienkārši, ja tu strādā, tad tu redzi, uz ko tu ej un kur, ej, jā, Protams, ka varbūt visādi viņi var mūs apspēlēt, tās komandas visas tur ir līdzīgas arī šogad, tur grupā. Jo es jau tad teicu, ka pirmā grupa būs spēcīgāka nekā otrā. Ja, teiksim, ja mēs tur Arazu apiesim, tad mums Čehijā nebūs tik grūti. Protams, ka bija grūti, nevar teikt, ka mēs tur atbraucām. Bet diezgan viegli tie rezultāti vismaz. Jā, uz papīra. Viņiem viegli, jā, spēles aizgāja, tas ritējums it kā kaut kur zaudējām sākumā, pēc tam atspēlējāmies, tur aizgāja, bet, jo, tās komandas bija saprotams, ka viņas ir ņemamas, jā, teiksim. Jāras bija tas, teiksim, rieksts, ko mēs, kas bija jāpārvar, ja? Tad tās komandas, teiksim, bija uzvaramas, nav tā, ka tur atnāca. Ja? Klausies, par Rikardiņo jau runājam, bet kāds viņš ir dzīvē? Es nezinu, var jūs, ka ir zvaigzne tāda vai tāds vienkārši? Ko viņam servē tur, tad vajadzētu solis no rīta, nes pats privāti, tā kā lai kungs pārēd. Nē, tik traģiski nav. Ja, tik traģiski nav. Ko nozīmē zvaigzne? Ja? Visi ir cilvēki, katram ir kaut kādi savi plusi, savi mīnusi. Ja? Katrs tur to redz savādāk. Ja? Tur runā tā kā acu dakteris. Nē, protams, ka tieši tā, jo katram savu plusi, savu mīnusi. Kaut kas līdzīgi, jā. Jo, ja viņš ir spēlējis top pasaules klases klubos un tad viņš atbrauc uz Rīgu, kur tikai pirmo gadu ir profesionāla komanda, ja, tad viņam ir daudz lietas, wow! Jā, teiksim tādā ziņā. Ko jūs vēl mācāties un attīstāt? Jā, tieši tā, un tad es viņu ļoti labi saprotu, ja, kad, tu esi paspēlējis tur Intermovistārā, jā, vēl, protams, pagājušā gada Indonēzijā tur, jā. Es domāju, tur trakāk nekā šeit. Varbūt, ka līdzīgi bija, jā, bet kaut kas līdzīgs, jā, bet, kad tu esi paspēlējis tajos citos līmeņu klubos, tad tur, bet mums atkal ir no ko mācīties un kā augt, un mēs runājot ļoti daudz saprotam, kur ir jāpieliek, kur menedžmentā, kur kāds citur, un tā tas viss veidojās. Tikai no tā jau tu arī gūst to pieredzi. Stulbs jautājums, bet priekš aizdomājies par faktu. Tu šos te gadus visus tagad esi. Tā futbolā, principā, esi bijis nosacīts kā komanda mecenāts. Komandas, tu vispār esi apdomājis to kopējo summu, kādu tu esi ielicis savā šajā šajā savā priekā. Zinu. Par futzālu, tā kā tā futbolu. Lielu, ļoti lielu. Ļoti lielu. Es tā domāju, tā kā, zini, kā tur tas un gadi iet, un tu visu laiku. Un tā līdz raida ļoti. Un uz silpu ļoti. Un sāc skaitīt, cik ļoti ir. Bet, tu esi... Kāds veicās tev ar sponsoru piesaisti savu komandām? Jo viens, ka tu pats tā kā... Kā tu meklē, ko tu piedāvā un ko viņi prasa pretī? Saproti, te ir viena problēma milzīga. Ja? Es nezinu, futbolā viņa tā mazāk tā problēma. Tev futbolu nezinu. Ja mēs apskatāmies sporta centru, kur ir tev futbols? Sadaļa tur. Jā, kādreiz viņiem bija atsevišķa sadaļa sava. Piemēram, basketbols 3-uz-3, viņam ir sava sadaļa. Futbols ir zem futbola. Jā. Vajag sadarbību ar sporta centru, tad būs sava sadaļa. Jā, un te tas viss arī cilvēki nezina. Ja? Līdz ar to ir jāgulda baigais resursus iekšā ne tikai klubiem, bet arī federācijai, ja? Lai par to runātu. Ja? Un tagad tas kārta, ir jādod iekšā tas impulss. Šī ielas kārta būtu impulsam jābūt. Tāpat arī tas Final Four, kas notika arēnā Rīgā, viņi taču bija pilni. Ja? Jābūt tam impulsam, ka cilvēki zina. Bet sponsori jau nezina par šo sportu. Kas? Kas tāds? Spēlē tur. Tagad atvedām Rikardiņo, ja, kad tur bišķi presē, tad cilvēki, kur tas mazais Portugālis, skaidrs, jā. Viņš maziņš, ja? Jā. Lielāks?
Līdzīgs. Es esmu labā formā. Līdzīgs. Wow, jo... Tehniski arī. Tehniski. Bet, principā, ja cilvēks pēkšņi pie šī raidījuma izdomā, ok, man tas stāsts, tā futbols dinamisks, interesants, bla, bla, bla. Un ko tālāk? Viņš grib aiziet uz kādu spēli, piemēram. Vai nāk? Kur uzzināt informāciju? Kur ir jāiet? LFF mājaslapā. Jā, es pats knapi atradu LFF mājaslapā. Sacensības apakšā zem visiem. Rīga futzala mājaslapās. Mūsu Facebooks ļoti labi strādā. Facebookā mums ļoti laba informācija. Rīga futzala klub. Ejot iekšā, jā. Google arī telpu futbols Rīgā, ja futzals Rīgā. Telpu futbols vai futzals. Principā, Cik biļetes maksā? Mēs esam vienīgie, kas šobrīd pārdoda savā mājas spēlēm biļetes 5 eiro. Normāli. Jā, 5 eiro. Mēs, Jūs spēlējat Olimpiskajā? Mēs spēlējam Olimpiskajā. ARFS, kur spēlējat? 49. Olimpiskajā. 49. Olimpiskajā, jā. Bet, tagad mums spēle 11. būs aizkrauklē. Par cik, infrastruktūra ir tāda, kāda viņi ir. Aizņemta. Jūs mājas spēle? Jā, mums spēle. Un mēs kāpēc aizkrauklē? Jā, aizkrauklē. Aizkrauklē labi. Pagad, tur hokeja hāle veikla vienā tāpā vēl aizvien tā kā? Kādreiz bija senais bijis. Kādreiz bija tā, ka bija hokeja hāle, pēc tur mego kaut kāds iekšā. Aizkrauklē ir uzbūvēta zāle. Ļoti daudzās, ja mēs pabraukātu apkārt pa pilsētu. Jā. Visās. Nav kas spēlē, bet zāles. Jā, zāles ir, bet nav kas spēlē, jā. Visur ir. Aizbrauc uz līgatni, jā, tur fantastiska zāle. Aizkrauklē arī forša zāle uzbūvēts, sporta komplekss, jā, teiksim, sporta zāle lielā, kur mierīgi var spēlēt, jā, un pretī nāk man, cilvēki pazīstam arī, viņi saka, brauc pie mums spēlēt, nekādu problēmu, mēs tur visu norganizēsim, tikai atbrauciet, atvediet. Principā tas būtu jādara komandām, jāved uz turieni, Ko jūs aizkrauklē uzņemsiet? Nīcu. Nīca ir tālāk braukt. Jā, diemžēl Nīca ir tālāk braukt, viņi šodien arī rakstīja. Viņš saka, varbūt, ka mēs varam Tukumā viņu šodien uzspēlēt. Arī viņus var saprast. Es viņus ļoti labi saprotu, bet, diemžēl tā situācija ir tāda, kāda ir. Tev jāspēlē sestdien, datumā, jā, un Rīgā. Visas pieejamās zāles viņas ir ciet. Bet kad tu uzzini kalendāru? Kalendārus uzzinām pirms sezonas. Un sezona sākās kad? Sezona sākās septembrī, bet mēs kalendāru uzzinām kaut kur augusta beigās. Augusta beigās, tu mēģini bukot zāles un viss tur ciet. Bet nē, nav jau tā, tu it kā nobuko, it kā ir, bet tad pēkšņi parādās kāds basketbols. Kaut kādi Prometejs ieliek, viņam nobīdās kaut kādu spēli ieliek, un tev nobīdās viss uzreiz nost. Parādās kaut kāds pasaules čempionāts karatē. Kaut kāds pasaules čempionāts pēkšņi kaut kur karatē vai vēl kaut kur. Kaut kāds galda tenis, tur kaut kāds turnīru uztaisīt. Brāļas vicis veicies. Jā. Un līdz ar to tas viss sabīdās. Saprot, viņam jau ir kaut kur jāspēlē. Visiem jāspēlē, un līdz ar to, ja šīs zāles uzbūvēs atvērs, būs tā iespēja ietur tajā. Jums ir savs autobus? Nē, savs nav, bet aplīmēts ar mūsu logo ir. Ok. Kā bija vienkārši vienot tas autobus, tā kā to firmu, kad jūs aplīmējat? Mēs ar viņu strādājam jau 6-7 gadi, un es teicu, mēs kaut kādā mērā esam mainticīgi, ja? Ar šo autobusu mēs braucam, mēs vienmēr uzvaram. Arī braucām pagājuši gadu, veda mūs uz Lietuvu, mēs no Lietuvas lidojam uz Erevānu, lai spēlētu, pagājuši gadu. Viņš mūs veda, mēs tikām tālāk uz UEFA, ja? Tad vedu uz Lietuvu un uz otru etapu. Mēs tur arī diezgan labi priekš tā sastāva, kas mums bija nospēlējām, jāapspēlējām tos somus, Kadī, kuriem bija 4 leģionāri, jā, Brazīlijā, mēs viņus apspēlējām, jā. Līdz ar to, kaut kāda manticība veiksmē, tad līdz ar to saikne, un tad mums tā ir. Es domāju tieši par to auto pārtātājs, piešķļu, ka mēs mācām uz pirmo spēli Pļaviņās pagājušajā kausā, ka brauca Šlesers vispirms autobusu, tā kā piebrauca gan arī izvai, ja. Nebija mūsējs, bet izties, ka mūsējs. Un tur Žeki teica, mēs nekāpsim viņā iekšā vienkārši. Un līdzīgi varbūt pēkšņi Nīcē vai kādai kolādai citai pēkšņi atbrauc autobusu ar Rīga futzala klubu. Ventspils, kad vēl es dzīvoju Ventspilī, ļoti bieži VF un Ventspils futbola kluba nobrandoti autobusi, viņi kā reisa autobusi. Cik maksā aplīmot autobusu? Kaut kādi 600 eiro, 700. Tik lēti? Jautājums, ko tu līmē? Cik daudz tu līmē? Es domāju, tev tur viss autiņš aplīmēs. Nē, nav mums viss aplīmēs, mums tikai tur logotipi, teiksim tā, jo tas ir, cilvēkam tas ir biznes, viņš kaut kur ved brauc turisti, nevar tur aplīmēt, logus jau neizlīmēs, cilvēki brauc skatīt, es neko neredzu, jā. Jā. Ja es par nākamo sezonu mums esmu domājis par to fišu, ka mums vajag magnētus uztaisīt. Ko? Magnētus. Kādas? Tās magnētiskās uzlīmes, kas ir. Kur var noņemt? Jā.
Bet tā kā, mēs, lai nenopizīt, tā kā mēs pirms kāds autobusās uzlīmē to naklens līmējumā magnētu uz autobusu sāniem, mēs aizbraucam, tad viņi noņem nost fiksi, lai nenosper citi. Un tā, uz katru reizi uz savu autobusu. Bet tas ir smuki, ka tu brauc ar savu busu. Mēs nebeidzam sarunu, vienkārši es skatos, ko tev var sagatavot, krekliņš uzlīmītis. Tas tev paldies maziņš no mums. Paldies. Uzlīmē kaut kur meža parkā. Uz autobusu. Uz jaunās grīdas. Uz jaunās grīdas vajag iedot, lai parakstās. Un tavās rokās būs arī... Paldies mūsu Patreoniem, ka atbalstat mūs nomaksājāt. Jau Valdi Kalni izņēma kāds ārā, viņš lūdzu, lai viņi izņēma ārā. Valdis Kalns 3 reizes pēc kārtas. Izņēma, jā. 2 reizes cepurā, 1 reizi streamā. Principā mēnešu laikā. Ko mēs izspēlējam? Ko Mārtiņš vilks? Kepo. PPK Kepo no tavās rokās. Kurš? No mūsu Patreoniem. Speciāli izvilkt. Speciāli izvilkt. Kas? Arnis R. Arni R. Tu jau zini, kas jādara, vai ne? Sazinies ar mums sociālos. Paldies jums, ka skatāties. Paldies, ka atbalstat. Paldies Laura Salam. Paldies BetSafe. Stelpai. Jā, BetSafe, paldies tev. Mums ir kopīgi. Paldies BetSafe. Jā, visi tie paši. Bet, draugi, patiesībā es jūtos. Kāda jums ir sajūta? Kāda tev ir sajūta? Un kāda tev ir pēc sezonas sajūta? Mums beidzās sezona tagad. Jā. Un man ir bijis šī iesaistās ar Haslabons. Nē, Mārtiņam tev tikai sākās. Bet ir pēc sezonas beidzās. Man ir, bet patiesi es jūtu, ka viss jau. Bet sezonas beidzās, tad liekas, ka varbūt nevajag nākamā, pēc tam paiet. Un laukas sākās, tad vajag. Es to pašu, mums beidzās pēdējā spēle. Mēs tādi, pirmkārt, arī tā dramatiski viss beidzās. Mēs tā, visi paldies Dievam. Vairs sestdien, svētdien nekā nebūs, un treniņš trešdien nav, vēlāk es saku, pēc 3 nedēļām. Sāksies. Gribēs. Tev vajadzētu kaut ko padarīt. Visforšākais tas selekcijas darbs, kad tu sāc atlasīt tos spēlētājus, kurus tur piesaistīt, cevišķi tajā līmenī, ka tu nebija to leģionāru vietējos. Vai vajag šito? Piesaistīt, jā. Kā pateikt, kā vairs. Paldies! Nē, bet reāli, tu šajā biznesā esi iekšā ļoti sen, mēs šajā biznesā nesen esam, bet tiešām piesaistīt easy peasy, bet tas komandas sastāvs nav bezizmēra, tas nav maizskrāta. Ja tu gribi kādu piesaistīt, tev no kāda? Tā kā jāsaka, paldies. Diemžēl, tas ir tas grūtākais moments, teiksim, nepateicīgākais, bet, diemžēl, ja tu gribi, kā es teicu, ja tu gribi spēlēt, vienkārši tāpat paspēlēt, tad cits stāsts, tad viņi nāk paši un plūst un mainās tie cilvēki, bet ja tu gribi kaut ko attīstīt un ņemt spēcīgākus, tad tev tiem vājākiem jāpasaka, paldies par darbu. Tu to dari vai treneris? Es, vienmēr mēs ņem uz sevi to gaļu, protams, tā kā Hramovs? Nē, kā Hramovs vai kas, bet daļa no darba, cilvēkam jāpasaka, tieši tā. Ir kādam parādā palicis kādreiz? Jā. Jā? Jā. Un neatdevi? Ir bijis tā. Jā, ja cilvēks tur redzi, ka viņš nav, teiksim, kaut ko atdevis sevi līdz kaut kādam, pēdiem, bet, kā to vērtēt? Tas ir subjektīvi. Kā subjektīvi? Tu redzi, ka, piemēram, cilvēks, tu viņam palīdzi kaut kādā mērā, ar kaut ko vienalga, nopērc skedes vai vēl kaut ko, un cilvēks pēkšņi, viņš tur, negribu vairs spēlēt beigās, bet tu man visu laiku esi parādā, vai tu ir arī cilvēki, kuriem tu neesi parādā, bet viņš saka, ka tu viņam esi parādā. Jā, arī tādi ir kadri. Okay. Arī otrādi ir kadri. Jā. Un katrs cilvēks, jo katram varbūt tas aizvainojums, ka viņš aizgājis no komandas prom kaut kādu iemeslu dēļ, ka viņš nav ticis sastāvā un tagad visi pie tā ir vainīgi, visi pasauli. Protams, ka ir bijis. Ir. Ar kādu esi tā slikti pateicis paldies, rupi sakot, ka beidzās sadarbība nevisai labi. Uzvārds nevajag tā kā. Nē, jā, uzvārds. Nē, ir bijis, ir arī tā gadījies, jā. Bez tā, nekur te nevar iztikt, jo visiem jāsaprot, ka tev jau jādod kaut kas pretī. Tu jau nevar vienkārši atnākt, paskraidīt kaut kur un tad liekas, ka, viss tas ir,
Bez tā sports nevar būt, jo daudz atnāk tā, ka viņš ir motivēts, atnāk tur uz Petrovu, baigi superkomandu, vai tagad uz Rīgu, ja? Atnākšu, baigi, te superkomandu, tagad man te viss notiksies, es tagad esmu, tur, es varu neko nedarīt, teiksim, tādā ziņā, un tagad es profesionāls kačāt prāvis, jā, zini kā, un es varu vairs nestrādāt, jo es tagad esmu krūtais spēlētājs, jā. Nav, tev uz sevi jāpierāda visu laiku, tev jābūt visu laiku tonusā, tev jāstrādā un tā tālāk, jā. Nevajag uzskatīt, ka visi apkārt ir muļķi, kuri neredz, jā, to, teiksim, tādā ziņā. Jā. Tu tavu potenciālu, kurš tev reāli ir. Vēl viens jautājums. Iesūtīs anonīms lietotājs. Ar ko Babris labāks par Herzbergu? Kurš Babris? Jebkurš. Žēņa mēs tā mīlam. Ar to, ka viņi nav spēlējuši Rabā. Nav neviens tas spēlējis. Kas tev ar Rabu bija? Nekas. Viss kārtībā. Kā ir? Es varbūt izstāstīšu savu stāstu. Es nezinu, atceries tu, šogad LFF kursi un izlases galvenais treneris lekciju vadīja. Un tad es varēju sajust tur tādu... Spriedzīti. Jā, es pirmo reizi biju tajā futbola pasaulē, tur bija daudzi man nepazīstami, daudzi pazīstami. Un tu tur bija viens tāds no galvenajiem tās spriedzes radītājiem, tur sēdēja tā. Tāpēc, kad realitāte ir tā, ka tu redzi, kad tas futbols attīstās ne tā kā tu, jo federācijā kā, ir cilvēki, strādā federācijā cilvēki, kuri nekad nav vadījuši klubus. Tā ir, tā tas ir, jā. Un viņiem ir savs skatījums. Kā tam vajadzētu? Kā tam vajadzētu būt. Tur bija strīds par, ka kausā vajadzētu komandas, mums vajag tās, kas komerc sistēmā kā vada. Nedomājies, Ainažu puikas grib uzspēlēt futzālu. Tas ir, mums pagājušos bija komanda PTK. Es, piemēram, uzskatu, ka šajā gadījumā federācija būtu, un par to tur arī tas strīds bija, ka federācija būtu jāievada viņiem tajā komentātie spēlētāji, ja mēs gribam, lai tā komanda spēlē. Es to darīju. Stilu grupu vai kaut kāda paprasība. Saproti, tur kaut kas, Arī zāles, jā, piemēram, nav visās tie zāles īsti izmēri. Lai nospēlē mazākā zālē. Kur problēma? Tajā 1.16 vai 1.72 vai kāds tie fināli. Nospēlējam, bet tiem cilvēkiem tas svētki priekš, viņi tur uzspēlē, kādu nolauza, kādam tur sadeva pa bieti, spēles laikā. Priekš šiem tie svētki. Ja, cilvēks laukos, viņam ir atbraukus kaut kādi rīdzinieki, kuriem iedeva iekšās. Ja tiešām viņi spēlē savu tādu, tikai kausā piedalās, es arī saprotu federāciju, viņi grib, lai tur, jo viņiem atskaitas, tur viss, arī var saprast. Tur, un līdz ar to tie bieži vien tie strīdi rodās, tā kā tu meklē patiesību, un ja nebūtu šo momentu, visi sēdētu, tad nekas neattīstītos. Ja? Līdz ar to, tāpēc, ir jāmeklē kaut kāda risinājuma, jāskatās bišķi savādāk uz tām lietām. Ja? Tu saproti, varbūt, ka kaut kur tev nebija taisnība, kaut kur viņiem nav taisnība. Tur vēl tāda interesanta lieta bija, ka to lekciju vada izlases un RFS treneris. Jā. Un viens no tiem jautājumu uzdevējiem ir Artūrs Šketovs, kurš ir it kā viņa vietā tas treneris, un tas viss no malas tā bija diezgan dīvaini. Jā, es nesaku. Tā ir, jā, diemžēl, tā virtuve, viņa nav tik liela, to treneru nav tik daudz, jā, un katrs grib to svarīgāko vietu ieņemt. Kur varam mācīties? Nekur. Nē, LFF taču ir. Tālāk futbola treneris. Tie nav kursi. Bet kur tu vari? Es izdomāju, es šo raidījumu, es gribu būt pēkšņi. Biju marcipānu cepējis. Te un piesakies Virslīgas klubā, sakies, gribu nākt un būt, un tur tiegūsi vairāk nekā LFF kursus. Okay, tad teorētiski. Diemžēl. Tur ir atsevišķi vai ne? Kas? Nē, tu atnāc uz klubu, atnāc uzmanību. Nē, federācijā. Federācija ir kursi, kur tu vari iegūt LFF licenci. Futzāla tieši. Bet tā licenci, ko tu iegūsti, es neizteikšos. Jā, ar to var dirst noslaucīt. Jā, pareizi, paldies. Tieši tā. Es gribu savu C vēl Bet ja kāds grib attīstīt savas iemaņas, treneru iemaņas, viņš grib mēģināt sevi futzāla, piemēram, Juris Žežigājevs. Piemēram, viņš labāk pazvana tur
piesakās, piemēram, pie Rīgā, un saka, es gribu te papraktizēties, paskatīties, kā tas viss notiek. Būt klāt procesā, varbūt var runāt, Nāc un strādā, nevajag to CFF, tas vienkārši ir papīrīts, vajag papīrīt, kur viņš ir nopēc, viņa nav. Bet nevajag, lai strādātu virslīgā. Jo viņam vajag, trešā līgā, viņam vajag. Virslīgā strādātu vajag, bet tu to papīrīti aizies un pēc tam nokārtosi 2 sekundēs, tā nav problēma. Tā kā mazo atpuldes kuģu vadīt apliecību. Tieši tā, tā nav problēma, Jautājums, kādas tu zināšanas iegūsti tur. Tu neiegūsti neko, tā ir pieredze. Kurš tur vada futzālu? Grūti man pateikt, kurš tur vada. Man liekas, ka tur nevada neviens, jo tie cilvēki, kas nākuši no turienes, no kursiem un bijuši pie maniem, man ļoti daudz izgājuši treneri cauri. Mēs vienmēr esam devuši iespēju un dodam iespēju. Praksi tīri. Jā, ne praksi, bet tad iespēja nāc strādāt, būt kur otrais treneris saudz, attīsties. Un kad tu saproti, kādi tur cilvēki no to pabeiguši, maksājuši par to naudu, man raudāt gribās. Par ko? Tātad tā ir tieši tā futbola ziņā. Tu saki, ir akmens selfie dārziņā, kā labāk darīt to visu. Tur var rīkot savādāk, nevis labāk. Var uztaisīt kursus par velti, bet tos kursus nevajag taisīt, tu kaut kāds iemaņas, bet, lai tu dabūtu apliecību, tev jāiziet stažēšanās Vislīgas klubā. Un tad, kad tu esi dabūjis no Vislīgas kluba treneru, kad tu reāli esi izgājis to stažēšanos, tikai tad tu vari dabūt. Un tad cilvēki, tie, kas grib, jo nevienmēr ir cilvēki, kas grib, bet viņš negrib, viņam to 200 vai 300 eiro nav. Viņam it kā ir, bet tagad es tērēšu, ko es tad darīšu? Dabūšu to korečku, ko es tālāk viņu darīšu? Iešu kā prasīšu, davai taisam futzālu, ko man ir korečku, un es gribu tagad futzālu. Tev ir klubs, mums ir komets. Jā. Zini kā, man tur tāda korečka ir, es viņu kaut kur iegūtu to papīrīti, tur nopirku pa 300 eiro. Jo te svarīgākais ir tur, ka tev sistēma jāstājas tāda, ka var dabūt tie, kas grib, jo neatnāks visi, kā federācija, ka tad atnāks visi, neatnāks visi, nedabūs Virslīgā parakstu par to, ka tu esi izgājis. Tu vajag uzņēmībā dabūt. Jā. Tu tomēr tev jāatnāk, jāapmeklē tie treniņi, kaut vai pieņemsim 150, es vispārīgi runāju, vai 30, un tad tu dabūsi. Un kāpēc tu nevari uztaisīt? Es nesaprotu, tur liek cilvēkiem maksāt, kāds aiziet, un kuram klubs samaksā vai kaut kāda biedrība, tos 300 eiro. Jā, viņš dabū to korečku, bet tālāk, ko viņš dara. Pats maksā. Mārtiņš, 3 labākās lietas LFF. Sakarā ar futzālu var, ne sakarā ar futzālu. Ar futzālu? Nē, Vari ar futzālu, vari bez futzālu. Jo šis ir vēlēšana gads, vai Žigā ir labākās lietas. Jā, 3 labākās lietas. Es zinu. Ļoti vienkārši. 3 labākās lietas ir tas, ka viņiem ir milzīga apņēmība rīkot turnīrus, un tagad grib rīkot arī Eiropas čempionātu. Tev futbolā arī, Rīgā, Pieaugušo, ne ūdu. Jā, pieaugušo, jā. Tas ir tur, tas, ka šobrīd federācija mēģina, vismaz es redzu, ar darbu, pēc bildēm, ka mēģina kaut kādu attīstīt infrastruktūru, piedalās kaut kādos infrastruktūras projektos, pozitīvi tas, ka, vismaz no valsts var redzēt, ka patiešām kaut kas notiek. Un arī notiek, tādā ziņā arī globāli, kā pašas federācijas, tu redzi kaut kāda attīstība, viņi kaut kur vairāk parādās mēdījos ar kaut kādiem, kaut kāda, kā es saku, dvižuha notiek kaut kāda. Kaut kāda dvižuha. 3 sliktākās? Sliktākās 3 lietas, tas ir velkās līdzi kaut kādi pagātnes visādas lietas, kaut kur, kaut kāda, neskatīšanās uz priekšu, daudzos jautājumos, cik es saskāries ar futzālu, par futbolu. Stagnācija? Kaut kāda stagnācija velkās līdzi, kad dara visu laiku viens un tas pats par tiem pašiem treneriem, ko es tikko teicu. 3-3 futzāls, ko ideja par tādu? Nē, kāpēc? Nevajag 3-3, vajag attīstīt to pašu, kas ir, veidot to pašu, kā bija pirms Covid, tā pirmā līga, kas bija spēcīga diezgan, interesanta bija, tādā ziņā. Tās pašas komandas vairāk piesaistīt neatkarīgi no personāliem, kas tur ir tomēr, nav tas futzāls, nav totalizatori tur, tādi, ka tur var kaut ko baigi tur ietekmēt, vai vēl nevar iet. Protams, varbūt ka kaut kur var, es nezinu. Labu lietu bija vairāk nekā sliktu. Jā. Nē, šobrīd es varu pateikt, ka ļoti, 22. gadā es varu pateikt, ka viss ir sots. Jā, tad tagad kaut kāds progress ir un notiek, Vai tik tas jo parasti viņus kritizēja federāciju, bet tad, nē, tā ir un ir progress un kaut kas vismaz notiek. Un
kaut ko tu redzi, ka kaut ko mēģina, protams, izdarīt. Nu, visu kaut kur ir, jebkuram darbā, arī mums ir kaut kādas kļūdas, arī federācija. Nu, tas tā neiztiek. Labi, pēdējā lieta tāda. Ja mūs skatās, cilvēks ir beidzis lielā futbolu, 19 gadi, 20 gadi, viņš ir... Uz PPK lēnāk vispirms, un jā, tas... viņš nāc uz PPK, pamēģināt, bet pēc tam reāli kaut kā... Neparastā 11 futbolists kaut kāds izdomā, man grib pamēģināt to futzālu. Droši, lai raksta, lai nāk uz komandām. Meklē pats privāti rakstās uz komandām, tuvākiem kaut kādām. Jā, tieši tā. Bet Mārtiņ, es saprotu, algas ir virslīgā. Es par šito, lai jaunietis, tomēr mēs dzīvojam, saprotot visi cenas. Alus maksā naudu. Alus labs, dārgs, kvalitīvs. Ļoti labs. Saprotu, par ko es runāju, vienalga interesēs. Ko var nopelnīt jaunietis 20 gadi? Skaidrs, ka viņš no futbola lielā. Šobrīd jaunietis nopelna profesionālo līgumu. Rīgā. Bet tur jābūt fucking labam jaunietim. Nav jābūt fucking labam jaunietim. Jābūt jaunietim, kurš ir gatavs gadu paspēlēt bez nekā, pierādīt sevi un aizbraukt uz ārzemēm. Es tikko jau iepriekš minēju. Kāpēc Miks nokļuva? Mēs viņu zinām prom. Nemaksājām viņam. Kāpēc nemaksājām? Nē, tas sakies joku. Mēs zinām, prom, lai viņš brauc, lai būtu pirmais putns, kurš aizlido, un tad nākamie, un tad tā visai kustībai jānotiek, saproti. Pretinieki viņu pasauc atpakaļ, teiksim, tādā ziņā. Jo nav jau māksla pasaukt atpakaļ. Māksla, lai viņš tur izdzīvo un iet tālāk un pārējie visi redz, mēs tā uz komforta zonas. Jā, un visi pārējie iet līdzi. Jo atpakaļ jau pasaukt vienmēr var, visu. Tu biji pārsteigts, ka viņš uz RFS pārgāja? Jā, ļoti pārsteigts, jo mēs viņu sūtījām uz tiem kā pirmo, teiksim, no jauniešiem, lai tad nākamie, un lai viņi tur iet nostabilizēs, un tad, lai tie, futbolu. Cik Mikam gadi? Matīs ir vecākais. 99 gadi? Nē, 24, jā. Attīstīties, jo, es uzskatu, ka tam, jauniešiem jābrauc un pēc gada jāmēģina sevi, jāpierāda sevi, un viņi to var izdarīt. Vienkārši viņam tā varbūt pārliecība nav tik liela, un teiksim, tādā ziņā. Kāds ir tas, kā tagad par futbolu runā, ir tāds viedoklis, ka 15, 16 gados jābrauc uz ārzemēm, uz akadēmiju. Kāds ir, tavuprāt, ideālais futzālista, lai visiem būtu labi, gan izlasē, gan futbolistam? Principā reāli tā ir tā, ka tev vismaz 3-4 gadi jāspēlē mūsu virslīgā. Sevi jāpierāda, jātiek izlasē. Un, kad es ticu izlasē, tad jau jāsāk lēnām skatīties uz ārzemju virzienu. Nevis šeit jāpaliek un stagnēties, teiksim, tādā ziņā, bet jāredz pasauli. Jāredz, kā citur spēlē, kā citur attīstās. Un kuras valsts tu redzi, tu kā funkcionārs redzi, kuri varētu būt valsts, kura valsts liekas varētu būt mērķi Latvijas jaunajiem? Polija, Vācijas Bundeslīga, Holande, Čehija, Itālija, Spānija grūti tikt. Itālija. Spānijā un Portugālē būs grūti tikt, bet arī nav neiespējami, jo lietuviešiem ir tāds Vaskonovičs, viņiem viņš mēģina tikt, viņi mēģina viņu iebīdīt arī Portugālē, tur vislīgas labos klubos, bet lai viņi tur tiktu, viņiem jāspēlē ļoti labiem leģionāriem, tāpēc ir svarīgi, lai arī uz šieniem brauktu leģionāri, kas celtu to līmeni. Un, lai tas jaunietis ne tikai celtu, bet arī kā Rikardiņo stāstītu, kā to domāšanu mainītu viņam, to futbolu un to tālāk. Jo tas, ko es teicu, ka tas nav pamats ielikts jau, līdz ar to, viņš jāredz. Vai Rikardiņo viņš strādā arī kā nosacīti kā mentors? Jā, viņš strādā arī kā mentors, bet mēs viņu arī gribam piesaistīt uz treniņiem, kā treneri. Jaunieši, viņš atnāk tur parādīt kaut kādas fiškas, kurā situācijā rīkoties, kā darīt, kā pareizi nokrist. Pieredze. Kā pareizi nokrist, tā, lai tiesnes nozūp. Kā pareizi tur izdarīt. Cik pieturēt, piemēram, tu paskatīsies spēles, viņš paņem spēlētāju pieturu. Un tiesnes nepaspēja nostalt, viņš jau viņu palaidis vaļā un viss. Tā meistarība, tas viss, lai to visu saprastu, jo tas ir būtiski un svarīgi. Un ja jaunietis to ātri aptvers, viņš izaugs ļoti labā. Ir kaut jaunie talanti Latvijā, ko reāli redzi, ka, es ceru, ka viņš izaugs. Ir. Tarakānos, kur pie RFS vai pie? Jā, pie RFS. Viņam principā būtu jābrauc uz ārzemēm, nevis, teiksim, jāspēlē mūsu čempionātā. Nav, kā teica, divas komandas ir,
Nu, jā, vai nu Rīgā, vai arī pēc tam. Viņš varētu ārzemēs? Protams, ka varētu. Nu, viņš, Kozlovskis, tur Fogels, jā, kas tur no jaunajiem ir. Jā. Fogels, ko mēs gribējām. Jā, Daņiks pie mums spēlē. Jā. Un līdz ar to tie puikas talantīgie, kuriem būtu pirmais Mickevičs, jā, tad arī tur Ickis nāk. Jā, viņiem būtu jābrauc pēc gada, 2 uz ārzemēm, un tur jāatcitās, nevis jāpaliek. Bet ir kaut kādi aģenti, kas viņiem palīdz darīt, jo pats puika, viņš nepieņems. Mēs viņam palīdzam, mēs klubam, mēs esam, mēs saviem spēlētājiem saku, man pagājušajos, piemēram, par 4-5 bija interesi arī par to pašu Labuģu no ārzemēm prasa. Es domāju, ka arī šogad pēc Čempionu līgas būs interesi nākamajā sezonā arī par viņu, neatkarīgi no tā, kaut kādai vēsturē vai vēl kaut kam ejot līdzi, jā. Tā tad, interesi, jā, jautājums, mēs laižam visus prom. Mēs laižam brauciet. Tu esi ieinteresēts, viņš brauc projām, tā zaudē, tu kā sagatavoja, jā. Un varbūt atgriezīsies nostās karjeru tavā klubā. Tas nav tik būtiski, svarīgākais ir, ka viņi tur attīstās un ka pārējie jaunatne redz, ka viņiem nevis ir pēc futbola ir bedre. Ir iespēja. Tā ir iespēja. Pēc futbola ir bedre, vai viņam ir iespēja kaut kur... Lūdzu, kā meļmāsām pēc augstskolām, viņas redz, ir iespēja aizmaukt uz Norvēģiju. Piemēram, jā, tev tikai jāpastrādā 2 grādi tur, un tad tu vari tikt... augstākā līmenī, jā. Klau, izlase tagad, es tā neesmu eksperts, no 2 klubiem pārsvarā, jā? Un ārzemēs? Arī no 3. Ārzemēs man nav neviena. Neviena nav ārzemēs? Pastars, ir Jānis Pastars. Kur? Izlasēs. Polijas pirmajā līgā. Izlasē spēlē? Jā. 3. klubs, kas bija Latvijā, no kura ir izlases? Vēl ir, daži spēlētāji, man liekas, pat no Madonas ir vārdsargs viens. Jā, pat no Madonas ir, kas bija kādreiz pie maniem stāvēja vārtos. Jā, viņi Fjodovs un ir no Nikera, man liekas, tur spēlētājs. Nikers. Kuldīga, jā, Kuldīga. Tur ir kaut kas un principā. Bet tu principā esi diezgan pozitīvi, ne? Tā kopumā, ja mēs norunājam pusotru stundu, man liekas, ka futzālā ir kaut kas ne tik ļoti, varbūt, kā tu gribētu ātri, viss notiek. Bet ir progress, ir virzība, ne? Nē, virzība jau notiek kaut kāda jautājums, kādā viņa virzienā notiek un cik produktīvi. Kāds vektors? Vektors, kāds? Jā, labs vārds, vektors. Iepatikājušas vārds. Jā, kāds vektors ir, jā, un nevienmēr tas vektors ir pareizs, jā. Federācijā liekas, ka viņš ir pareizs. Redzi, nianse. Ir augšupejošs vektors, ir lejupejošs vektors un ir pareizs vektors. Jā, cik viņš pareizs ir vektors. Ja? Un bieži vien, un arī tagad, piemēram, to pirmo līgu neizveidojot, ja? Kaut kādas tās zonas, tie Rīgas, Vietējais amateru čempioni. Jā, tur var daudz runāt un spriest, kas ir pareizs, kas nav, bet realitāte ir tāda, ka... Cik bieži savācaties kopā šitā futzāla saime un apspriež? Vienreiz gadā. Vienreiz gadā? Nav pamās? Tas ir pamās. Protams, ka pamās. Tam visam būtu jābūt. Protams, tas arī viens no tiem trūkumiem, ko var federācija pateikt, ka nav. Mārtiņ, tu esi LFF biedrs? Nē, esmu. Bet tu esi kandidāts no kur gada? 13. Kāpēc? Tāpēc, ka es vienmēr esmu izstājies pret totalizatoriem. Bijis pret totalizatoriem, federācija vienmēr ir bijusi par totalizatoriem. Kādā ziņā? Kādā ziņā vienmēr visur reklamē totalizatorus. Vienmēr bet tev tagad arī BetSafe. BetSafe man ir tāpēc, ka viņi mums palīdz nedod naudu, bet es nekad neesmu atbalstījis totalizatorus kā tādus. Jā, federācija tomēr visādās 2. līgās, 3. līgās Latvijā ļauj viņiem būt kaut kur, cik es dzirdu un cik zinu kaut kur. Kaut kādos tur Ķīnās, kur... Viņam nevar neļaut. Var neļaut, ja federācija... Var neļaut. Kādā veidā? Kādā aizliedzot. Latvijā var, bet... Jā, bet starptautiski kaut arī vari. Starptautiski arī var, kā? Kāpēc? Man tavas sacensības ir privātas, viņas, valsts privātas. Tu vari aizliet nākt uz stadionu. Neviens jau nevar tavu spēli... var cīnīties pret to daudz efektīvāk, daudz labāk. Ja es dzirdu, ka šogad notiek pirmajā līgā ar to... Es sapratu, ne tikai spēlē. Jā. Spēlētāji spēlē. Jā, ne tikai, kas notiek pirmajās līgās. Es sapratu par atbalstītājiem, ka nevar likt uz ārvalstīs. Jā. To es sapratu. Jā. Ne tikai, kas notiek pirmajā līgā, cik daudz pēc informācijas klubi liek un cik viņi pelna tur, jā, uz tā visa pasākuma, jā, un tur ietekmē to spēļu rezultātus, jau ne tikai tur, jā, tas viss ir
Kā futzālā Jā, un es vienmēr esmu bijis pret to visu, jā, un mani nekad nav ņēmuši no 13. gada. Jā. Man divreiz esmu uzņemts par LFF biedru, divreiz kandidātu. Paga, bet par šito taču nevar nepaņemt tevi pa biedru. Man neņem, pajautā, kāpēc man neņem. Pajautā, vadam... Kā FK Līvā, oficiālā versija, kad Kaspars Goršs kandidēja uz prezidenta vēlēšanām. Bet kuru prezidentu uz LFF? Es domāju, to otru tagad, jā. Vēlēšanām viņš saka, es te paprasīju. Viņš saka, es to prasīju vienam, nenosaukšu uzvārdu LFF. Kāpēc sporta klubs Inter nav LFF biedrs? Man kāds piezvanīja pateica, ka viņi negrib būt LFF biedri. Tā ir oficiālā versija? Tā ir oficiālā versija. Piezvanīja pa telefonu un pateica, ka negrib būt LFF biedri. Tas pats tādā īsumā. Inter grib būt biedri, Līvāni grib būt biedri, kuri no 11. gadas ir kandidāti. Mēs paši negribam, es nezinu, vai gribam. Aivars grib. Aivars grib, jā, arī mēs gribam būt. Kā var tikt pa biedru? Mēs esam kandidāti entos gadus visi. Mēs ne, mēs divus. Mēs esam no 13. gada un visu laiku, kad es prasīju, kad, un tas bija arī viens no tiem iemesliem, tas 22. gads, kad, es saku, kad? Nē, mēs te pamainījām kaut ko. Mēs te pamainījām tagad statūtu. Mēs pamainījām to cilvēku skaitu. Bet man tāpat cilvēku skaits, ko mēs sistēmā ir lielāka. Ceturtā sliktā lieta. Jā, teiksim tādā ziņā. Un katru gadu ir kaut kādas, kā labs teiciens, maskas. Šogad mēs tur neuzņemam. Biedrus nākamgad mēs uzņemsim tur tādus. Aiznākamgad tu būsi, pēc 5 gadiem tu vēlreiz būsi. Es reāli piekrītu, ka mums nebūtu jābūt kā biedriem. Mēs esam mazi un tam līdzīgi. Bet ja jaunieši skolām kaut kādām ar organizāciju kaut apakšā, ja. Biedri ir pa daudz, bet tāpēc pasakiet normāli, kāpēc, kas un kā. Jā, Aivars grib būt. Bet, godīgi, tas ir bardaks kaut kas pasakiet, jā, nē, kas un kā, nevis vienkārši bazīt gumijas. Nē, es tāpēc tev jautāju kritērijus un ko saka. Es nezinu, kāds viņam kritērijus. Neviens nezinu. Jo acīm redzot, tāpēc, ka varbūt, ka baidās, ka es varu kaut ko pateikt, piecelties un pateikt. Tā pateikt. Arī šeit var pateikt. Es arī saku. To es saku. Es arī saku. Mēs varu kongresā piecelties pateikt, ko es domāju. Priekš kam jābūt kongresā, lai teiktu? Nē, viņi jau no tā varbūt baidās, es jau nezinu. Nebaidieties. Visi ir pa lietu. Paldies, Mārtiņ. Paldies par sarunu. Man no tevis vairs nav bail, tas ir labi. Veiksmi. Nākiet uz futzālu, es jūs uzaicināšu uz Jelgavu oficiālu uzaicinājumu. Man ir plāns. Ielūgumu iedošu. Man nevajag, man ir preses karte. Ja man būs laiks, es aizbraukšu sapēšu plānu. Filmēt. Es uz vipiņu gribu. Jā, labi. Klausies, bet ja netiek Jelgavā, Sporta centrs drīzāk translēs, jā? Es šobrīd organizāciju daļai arī uzņēmusies federācija. Līdz ar to mēs te tiksimies trešdien, plāns ir trešdien satikties, un tad redzēs, kur translēs visticamāk. Gribētos jau, protams, parāda Latvijas televīziju. Tas būtu vispār izcili, tas būtu perfekti. Visiem iedomājumiem. Popularitātes ziņā to, ko es teicu, kā pietrūks, ja tad katrā lauka mājā. Un viena komanda tikai tiek tālāk, jā? Jā, uz Final Four. Jā, Final Four. Jūs ar Barcelonu, Es domāju, ka mēs. Es ceru. Visiem tāda apņemšana. Īsāk sakot, paldies, atvada vārdu būt tādi. Ja jums kādreiz kāds prasa, iedod 50 latus. Mums vajag turēdam, ja? Apdomā, tu vari iebērsties uz visu dzīvi. Paldies, Lava Salum. Paldies, Besēm. Abonējiet. Paldies Mārtiņam. Abonējiet mūsu kanālu, mums tur mazliet līdz skaistam ciparam pietrūkst. Paldies, čau!